Mums ir trešā mūsu sērija Gardo sarunu alķīmija, un šoreiz nevis pie mums brauc ciemos, atbraukuši kā parasti ir uz vakariņām, un tas bija forši, jo ir forši arī pagaršot kaut ko citu, kas tiek gatavots, nevis tikai tas, ko es kādreiz taisu. Un šoreiz mēs esam atbraukuši pie Solvitas un Kārļa. Netālu te ir Igaunijas robeža, un kā mums tikko pastāstīja kaut kur tur tajā pusē, tikko padalījās, ka tepatās mums ir nāk ciemos dažādi ar Igaunijas lāči. Jā, varbūt tie jau ir vietēji, ejam sazini vietēji, bet viņiem nav nekas jāuzrāda uz robežas. Nē, vienkārši Igaunijā viņiem nav tik droši, jo mums nedrīkst šaut, tur drīkst. Lāčus Igaunijā drīkst? Jā, Igaunijā drīkst, tur ir kaut kāda kvota. Skaidrs, kāpēc viņi te tik daudz ir. Jā, viņi to vācās šeit. Tas ir tā kā mēs bijām Somijā, un tur arī teica. Saka, mēs ejam to lāču tak un prasam tiem vietējiem, kā te ar tiem lāčiem. Mums sākās sezona šausās, un viņi visi uz Krieviju aizgājuši. Tā kā. Skaidrs. Viņi jūt to, jā? Laikam viņam ir kaut kāda zemapziņa. Tev varbūt zemapziņā. Ja šauj, gan jau, kad pietiek tur. Nezinu. Vai arī viņiem pieredzi iepriekšējā gada. Mēs tur gājām. Nelāši tā kā tur, nē. Bija citā vietā, tur tas, citu gadu mēs bijām, tur bija, tas bija aizpagājušajā laikam. Tad bija, mēs arī uz kaut kādu mazo taku aizgājām, un tur šauj. Un puika prasa, kur ir Krievija? Saka, Krievija kaut kāds 160 km no šejienes. Bet, virziens bija tas kur šāva, bet tur bija kaut kāda, laikam, šautuva vai kas, bet bija tā, ka tur bija tāda automāta kārtām šāva, laikam, kaut kāda militārā šautuva. Jā, tu ej pa mežu, zini, nekurienē, un jā, tur kaut kāds ezeriņš, tur mešs, tur neviena cilvēka, kaut kāds vientuļš ceļš, mazāks nekā šitais, kas mums te pie mājas un šauj. Es saprotu, ka jums tie pārgājieni un staigāšana jums tāda tuva lieta, ja? Tuva, jā, bet pēdējos gados mums īsti Rīgā dzīvojam. Rīgā, jā. Kad Rīgā dzīvojat? Jā, tu mēs rūpējam, mēs katru sestdienas vienīgi gājām pilnīgi. Tu jau esi vakarā jau piekusis, un sestdienas svētdien ir tā diena, kad var kaut ko citu izdarīt. Rīgā jau tu īsti, sestdienas svētdien, tad tu atbrīvojies. Jā, Rīgā Rīgā to prasās iet pie tās dabas, jā, tu mēģini izrauties brīvdienās prom. Un te tu visu laiku esi pie dabas, un tad tas vairs nav tā prasīt. Ejam. Par retām, jāsaka, ļoti par retām. Tikko bijām. Smiltenes novada atklāja vienu taku, ļoti labu taku, iesaka tādu. Tas priekš mums labi. Nigras taka. Tur ir labi, tur ir viss ar striķiem bija jārāpjās augšā un lejā, pa dubļiem jāšļūts, ja ļoti grib, var iet arī pupi tur, tad sākot taupīt, vai tur forši tur varētu. Es tā jau noskatīju, ka tur varētu, tad, kad paliks siltāks ūdens, ar bērniem iziet cauri pa upi arī pa ūdeni. Mēs jau zinām, kā mēs esam no tiem, kuriem nepatīk takas. Un mēs arī mazbērns esam pieredzinājuši, ka jāiet visur, un viņi arī, kā viņi ierauga kaut kādu kalnu vai ko. Jā, mēs braucam uz karjeru peldēties. Meitenes saka, tagad mēs aiziesim pārgājienā bišķiņ pirms peldēšanās, un tad uzrāpjās tur pa tā krauju, kas ir karjerām augšā, un tad tur kaut kur pa krūmiem, kaut kur izlien cauri, atnāk atpakaļ. Mēs bijuši pārgājienā. Jā, mēs tā, visur pa taisno iet. Jā. Es saprotu, ka jūs tāda avantūras, tas, ka diezgan liela, ja, teiksim, pēc savas būtības, un es arī pēc tā, ko mēs runājamies. Ka jūs pēkšņi mēs esam šeit. Jā, jūs pēkšņi šeit, bet varbūt tā ieskicējam jums arī, par tām attiecībām. Mēs arī tas, par ko mēs runājam, par attiecībām runājam, un es vienkārši domāju pajautāt par bērniem. Cik ilgi jūs esat kopā, cik daudz jums ir bērni un mazbērnis, varētu saprot, vai ne? Mēs te jāsaka, tu skaitīju, mēs te divreiz skaitījām, un kādi vecākai meitēm, mēs pat neatceramies, cik tīt bērniem. Zin kā, kaut kādu brīdī jau tu zini, laikam jau Kristē būs 33, un tad mums 34. Vecākai meitē 33, un mums 34 kopā. Tā, ar papīriem kopā, tā jau bišķi ilgāk. Laikam 2 gadu ilgāk. Mums arī interesants stāsts, mums par visu ir interesants stāsts, mums nav tāda tēma. Tad sanāk, jūs ar papīriem kopā 34 gadus? Jā. Vecākai meitai Kristē 33? Jā. Un cik vēl bērni? Annijai 31 būs. Kristē nav vēl 3 vasarā viņam būs. 31, 33. Cik gadiem atšķirība bija? Ne. Annijai 10. jūlijas, Kristē 20... Kaut kāds. 26. Gada starpība, jā? 2. 2 gadus. Okay. Un jaunākam ir
tagad 18 Andrijam palika. Andrijam 18. Un cik maz bērni? Vecākai meitai 3. Vecākai 3 bērni. Jā, 7 gadi, 9 gadi un 11 gadi. Un tad jūs paši kopā esat 34 gadi ar papīriem? Ar papīriem. Nē, mums ir, kāpēc mēs sakam ar papīriem? Mums jau pat tā ir, tas jau vēl ir stāsts. Mēs pazināmies kaut kāds 2 gadus pirms precēšanās. Cik jums bija gadi, kad jūs iepazināties? Mēs jau bija daudz, jau mums 20. Nu, kā precējamies 24 laikam vai 25? Nebija tā, ka Bet iepazināties? Pāris gadus. Es zinu gadu, kurā mēs iepazināmies. Es zinu vietu. Sākam ar gadu. 80. Vai jūs atceraties abi vienu to pašu, kā jūs iepazināties? Nē, savādāk, man liekas, atšķir. Nu, pastāst Olīt savas stāstu. Nē, pagaid, mēs iepazināmies kurā 89. Zin kā, mēs atceramies, tāpēc, ka tie bija laiki, kad vēl nelaida uz ārzemēm, bet sāka jau laist. Un man vecētiņam brālis Kanādā dzīvoja, un vecētiņš bija neskaitāms reizes mēģinājis tikt uz to Kanādu, viņam vienmēr atteica, un tad nolēma man sūtīt. Bet, auģu vectēvs nebija ratniecība. Un man palaida, un tas bija 88. Man bija 21 gads. Un jā, es tur kaut kāds 2 mēnešus nociemojos, izbraukāju pa Kanādu. Un pēc tam 89. iepazinās ar Kārli. Un ko jūs domājat? Pēc pāris mēnešiem viņš brauc uz Kanādu. Bet pēc cita vectēva. Jā, tā kā mums visu laiku kaut kāds tāds bišķiņ, ka jāsaka kaut kāds paralēlis tādas. Nu, iepazinās šī te Mākslas akadēmijas karnevālā. Jā. Bet maskā savukārt nebija, nē. Es arī, man liekas, nebija maskā. Tur jau tādas maskas, kur tur normāli cilvēki, mēs tā kā neesam mākslinieki, tad mēs tādas maskas nemācējām uztaisīt, kāds tur tika izmantots. Tas bija karnevāls, laikam jau bija. Bija karnevāls, jā. Bet es jau tā kā biju redzējis. Savu iepriekš esot man bijusi. Jā, mēs teigām, tur bija, man ļoti patika dejot un Cik tur jau daudz nebija, anglikāņu, poligrāfija. Jā, tas jau tā kā Kārli bija jau tā, viņš tāda gara auga, man vienmēr patika gari. Es jau tā noskatīju. Šitais būtu ņemams, ja? Tā jau saka, ka parasti jau sievietes noskata, īstenībā. Tā jau runās tā, ka sievietes izvēlotas. Jā. Kā tur īsti ir? Varbūt kādam liekas... Nē, iniciatīva nāk no vīriešu puses, jā. Bet viņš jau nezina, ka sieviete viņa noskatījusi. Viņš domā, ka viņš noskata, bet īstenībā jau tu biji noskatījusi. Tu tikai ļāvies tam procesam. Jā, pastāstiet par to galveno, pēc tam aizies tas jautājums, jau zinu. Kā jūs 34 gadus varat? Viens otru izturēt, smaidīt, radīt un būt kopā tik ilgu laiku posmu. Man liekas, ka šis jautājums īstenībā interesē lielo vairumu cilvēku, jo tā ir tāda, man liekas, liela dāvana, ka ir tik daudz gadi kopā, jo tie pāri jau nemaz nav tik daudz, kas ir tik ilgi kopā pirmkārt. Ja viņi ir ilgi kopā, tad viņi piecieš viens otru, bet jūs, tā kā izskatās, ka jums ir draivīgi joprojām, tā kā vienam ir otru pastāstīt. Es gribu teikt, ka pirmkārt mēs, man liekas, esam tā paudze, kura tik vienkārši nepadodās, jā. Nē, visādi ir gājis, kā jau normāli visiem cilvēkiem. Netic, ka kāds pāris ir, kuram visa dzīve ir ideāli bijusi, jā. Bet mēs kaut kā baigi esam pieslīpējušies. Man laikam jau tā pieslīpēšanās. Patiesībā es domāju, ka maz nav tāds recepts, jau īstenībā nav. Nē, jūsā jau vienkārši, kā jūs to darat? Kas ir? Mēs ļoti daudz ko lietas darām kopā. Tas jā. Un mēs esam ļoti labs tandēms. Mēs varam kopā krāsot māju, mēs remontu varam taisīt kopā. Mēs darām pārgājienām uz saviem. Ja es būšu piekusis un aiziešu gulēt, savukārt neapvainosies viņu. Turpinās darīt, ja viņai spēks ir. Un tieši tāpatās kā man. Es nesen, starp citu, kaut kur rakstījis, atcerējos, tas pats vectētiņš, viņš mums nokļuva slimnīcā. Sen atpakaļ tas bija, kaut kā 2002, 3. gads. Un mēs tādā brīdī, mēs jau domājam, ka viņš atnāks atpakaļ, mājiņa jau bija, tāda nolaista. Un mēs izmantojam to brīdi, ka viņš slimnīcā izkrāsojam. Un tā mājiņa neliela tāda, un tas viss notika vienā naktī, protams.
Kārlim un kādiem, nezinu, cik 1, 2 Kārlim apnika. Viņš tad zini, tu kā gribi es gulēt. Un es līdz kaut kādiem 4 vai 5 rītā es turpināju, es visu arī izkrāsoju. Gan, diemžēl, vecētiņš neatgriezās tas lamnītes, jā. Bet, jā, tāds. Jā, tās lietas, ka mēs esam tādi avantūristi un ka mēs lielākoties visu, ko darām kopā. Mēs skrituļojam vienu brīdi, mums bija, ka bet mēs visi, mēs tā kā kopā ar bērniem un tā, mēs ļoti daudz ceļojām. Agrāk, ja citi ceļo bez bērniem, tad mēs vienmēr tā kā mums likās tas svarīgi, mēs ņēmām bērnus. Pat tagad tur īstenībā mēs braucam, tā nevar iedomāties, ka varētu braukt bez bērniem, tad mēs ņemam līdzi mazbērnus. Vai viņiem patīk vai nepatīk, es nezinu, bet tagad pēc tiem, ka mēs gājām pārgājienos, no Andrijos jau, nosacīt mazāks bija, Tad viņš tā. Nē, Andrijos nebija mazāks, Andrijos, kaut ko. Nē, viņš tāds pats kā tagad puikas, mazais puika. Kaut kādi 11 varbūt bija. Un viņš jau kā uz to pārgājiem un tā kā negribīgi. Bet, kā mēs gājām, tad redzēja, ka viņam acis spīd un viņam patīk. Ja visiem pa priekšu, tur kaut kāds savākt, tas baļķis, 50 cilvēki ar strēlniekiem. Strēlnieki bija viena no tādiem dūlākajiem. Ziemas vidū mēs februārī mīnusos esam upēji pāri līdz ostas vietai brīdušiem. Andrijos tā skaitā. Un tagad kaut kāds pēdējos gads Andrijs saka, mēs tik sen esam pārgājienā gājuši, ja? Tā kā, kaut kur paliek apakšā. Jā, tas viss ir. Gribētu to starp, bet bērniem mazajiem arī. Tie jau, ka es stāstīju, ka mazmeitiņi mēs sākām, viņai vēl nebija 2 gadiņi, ka mēs viņu ņēmām, jā. Un arī līd pāri pa kaut kādiem pa lapām un pa taisno, jā, pa bestakām. Man vislabāk patīk tas skats, kad viņi rāpjās, ierauga kaut kādu kukaiņu. Un tad viņi pēta, viņi skatās, tā baļķi visu. Šitā guļot, ierodas gaidām, kamēr viņi visu puķīti vai ko tur un tā pēta aizmirsus, ka viņi ierāpjas tam baļķim pāri. Mums kaut kā saskan laikam ar tiem, ar tām izkalēdēm. Veikalēs ar kaut kā varēja strādāt, nezinu. Tur savot neko neteica, ka es tās meitenes sēju bandas viņām. Nē, saka, bija tā, ka man ļoti nepatīk būt iesprostotai, ja? Un mēs arī veikalā ilgstoši, ja man ir jāstāv aiz letes, man kaut vai tā apziņa, ka es nevaru tikt prom, ja? Man viņa traucējoši. Man ir bijis, ka es piezvanu meitai un saku, Klau, atnāc palaid, man vajag ārā uz veikalu, tu tur audumu vai ko. Viņa atnāk, mēs sākam pļāpāt, un man nemaz vairs nevajag, ja? Bet tā sajūta, kad es varu būt brīva un varu iet, pietiek ar to. Un tad ļoti bieži pēdējā laikā bija tā, ka mums vēl Rīgā bija veikals. Kad arī, tā kā, lai es tiktu prom, sauc Kārli, atnāc palaid mani lūdzu. Un Kārlis, programmē viņam jau vienalga, kur to darīt, viņš arī veikalā to var. Un tā pirmā reize, laikam, bija tā, ka bija Ziemassvētku, mēs vienu gadu izdomājam, ka visas Ziemassvētkos jau taču mēs nestrādāsim, pietiek. Tēsim to veikalu ciet, braucam uz saviem ķemeriem. Un mēs uz tiem ķemeriem aizbraucam un sāk klients, un kā jums veikals ciet, es gribēju kleitu nopirkt, un zvana viens pēc otra. Un Gārs saka, labi, mētens, jūs te darboties, es aizbraukšu jūs vietā. Kas man tā? Jā, man tā svētku organizēšana man diezgan panika uzdzenas, man tas ir. Varbūt, ka tas nebija 24. 23. droši. Jā, bet tik un tā, jūs jau tur šivarēties, ņematies, un man tas nervos dara. Un viņš aizbrauc, viņš riktīgi kaut kāds 5 kleitas pārdeva, jā. Un mēs tā, izrādās, no to mans bija rokā, jā, kā man vajadzēja tā, tik es Kāri palaidīsi, man palaidīs. Un beigās, jā, Kāris jau to riktīgi. Tiešām tas sievietes iznāk prasa, lai viņām rāvies liecēja klētā jāiztais, ka viņš pats nevar, jā. Pati netiek klāt, jā. Ko? Viņam patika riktīgi, jā, ka Kāris tur piepalīdzēja. Tā, ka apkalpoja un palīdzēja tā, ka izvēlēties vai kaut ko. Tas tāds. Arī... Laikam izskatījās ticami. Interesants tas laiks viss bija katrā ziņā. Es saprotu, ka jums tā atslēga ir tas, pirmkārt, jums ir bērni, jūs esat kopā darījuši ar bērniem daudz ko braukuši un darījuši, tas bija tas elements visu kopā darīšanas, plus vēl arī darīt, tās, ko jūs, kā jūs sev paužat dzīvē, tajās radošajās visās izpausmēs, un arī tur kopā darīšana. Jā? Tas tā ir. Vēl viens jau tas, ka mums ir Andrijos, kuram, tehniski
cik meitenēm bija gadu 11 jau 12 bija. un 14. Tad jau ir tā sajūta, viņam tūtās 14, 12, cik vēl, mēs paliksim vien paši. Un? Viņš iedod atkal, tev iemet, tev neļauj novecot varbūt. Jo tev atkal jābūt ir. Īstenībā Soltē jau bija toreiz jau... Man bija 40. Jā, viņa jau bija jau vecdzemdējošā. Tur jau apmēram no sērijas saka, tur... Mēs neko sliktu jums neatradām, bet pēc pameklēsim vēl. Jā, ja tur ir speciālās analīzes, uzreiz es atteicos, es negāju, tur. Jā, tur kaut ko durs cauri, kaut ko tāds tehnisks tur. Cits tāds. Tas, mums draugi vienkārši ir teicis, viņiem nebija, ja? Viņi teica, ka viņi nožēlo, ka viņiem nav kas paliek, ka bērni ir aizgājuši, mācās kaut kur ārzemēs vai kaut kur, un viņi nav ar ko. Tu tā kā vēlreiz tev neļauj, jo, kad bērni ir, tu tā kā, tu laikmetu vieglāk caur viņiem izproti, ja? Tās jaunās lietas, kas ienāk dzīvē, ja? Ko varbūt, ja tev nav bērni, tu vienkārši uz viņiem, tā kā palaid viņas garām, bet ja tev ir bērns, tu tā kā caur to bērnu iepazīst, ja? Iepazīst arī kaut kādas jaunās, kaut kādas jaunās lietas ar caur to bērnu, vai mūziku, vai modi, vai ko, tas tā kā vairāk dzīvot jauniešu laikā. Jā. Tas jau bijis kaut kur lasīja, man liekas, bija tāda eksperimenta, kad bija paņēmuši, tāds vecīšus, vecāks par mums, kopā ņemtiem, nolikuši kaut kādā salā, kur viņiem radījuši vidi, kas viņiem jaunības laikā bijusi. Un dabuši tur lasīt grāmatas tāds, un tur rādīt kaut ko tāds vecās filmas, kaut ko, un viņu tas iekšējā pasaule pārveidojusies, viņi palikuši jaunāki, ar savās kustībās, viņam sāpes vairs pazuda, viņiem tur domāšana labāk paliek, un tad, kad tas eksperiments beidzās, viņi visi nodzīvoja krietni ilgāku laiku nekā tas būtu kā plānots, standartā. Šis patiesībā tāds saruna sāk ievirzīties. Mēs sākam viņu runāties, mēs sākam kaut ko paustīties. Lai ievirzās tās saruna, ka jūs tur pieskārāties. Mums bija vecāki bērni, vecākās meitas, un tad Andrijos pieteicās, un kas atkal tā kā iedod to virzību. Kā jūs vispār, redzat to cilvēka dzīves gājumu, jo šitas ir tas klasiskais stāsts, ko tikko Kārli teica, par to, ka daudzi cilvēki, ja viņš ir strādājis, viņš aiziet pensijā, viņš visu mūžu ir strādājis vienā darbā, aiziet pensijā un paiet daži gadi. Viņš noraksta. Viņš beidzās. Jā. Tāpēc, ka nav mērķu vairs. Un šobrīd tas ir tas, man liekas, milzīgais, kas mainās šobrīd gaisā un telpā, jo mēs ar tevi pirms tam runājāmies, tu teici, ka tu jūti jau 16., 17., 18. gads, ka kaut kam ir jāmainās. Jā. Jā? Un mēs arī ar Inesi, skatāmies kā uz sevi, kā mēs esam tāda pierobežas paudze, tāda pagraničnē, krieviski sakot, tādas pierobežas pauze, ka bija kaut kas baigi iepriekš, kādreiz, kā mēs dzīvojām, un ka šobrīd mainās, mūsu bērni ir pavisam savādāki. Kā jūs vispār to redzat priekš sevis? Vai ir tāds, vai dzīve ir kaut kad viņa beidzās, jo mums ir tas apsolījums, strādā visu mūžu, tad tu ies pensijā, un tad varēs atpūsties. Tas tāds, vecais. Jā, tas šablons, vienkārši kā es to redzu, ka mums ir rādīts priekšā kaut kāds piemērs, kurš ir, to, ko tikko Matejs pateica. Savukārt mēs esam tā paudze, kura saprot, ka kaut kas ir jāmaina, un tad ir tie, kas maina, un ir tie, kas, tā kā iesūna. Un jūs esat tie, tā kā uz jums skatoties, mēs redzam, ka jūs tā kā esat tie, kas maina, klausoties arī jūsu stāstā, ka jūs esat šito pamainājuši, tā pamēģinājuši, šitā ieguldījuši un šito nomainījuši. Un tā jau īstenībā ir tā, man liekas, tā jaunības saglabāšana savā ziņā, priekš manis arī. Tāpēc, kā jūs uz to? Tā jau it kā ir, tu jaunībā jau tu visu kaut ko izmēģini. Es gribētu teikt. Tā riskē ar to, kas, tev it kā nav tas, kas liek tev. Visi jau tādi nav. Mēs redzam, mēs esam avantūristi. Ja mums nāk priekšā kaut kāds piedāvājums, kā piemēram, Rīgā bija kleitu veikals, un te mēs ar kazām. Mēs nekad ar kazām, vispār priekšstata, ko tas nozīmē. Mums pat suns nebija bijis, mammai kaķis bija, bet ar dzīvniekiem mēs tā, uz jūs drīzāk.
Un te mēs pēkšņi, tāpēc, ka mēs esam avantūristi, mēs piekrītam, mēs izmantojam. Kā jūs šito parakstāties? Kas jūs iekšā daļ, ka jūs tā varat? Ka jums bija, es nezinu, tu ģērbi līgavs, un tagad tev ir kazas. Ir bišķiņ, tā kā amplitūda. Zini, tā ir pilnīgi cita reinkarnācija. Tā kā jauna dzīve šitā ir. Ir forši zināt un apzināties to iepriekšējo, ja? Un šitā ir pilnīgi kaut kas cits. Un, jā, es domāju, ka tie pārgājieni, pirmkārt, ka mēs gājām pārgājienos, ja? Un es atceros to sajūtu, ka kaut kādos brīkšņos kaut kāda veca pamesta māja, vai arī apdzīvot, ja? Es vienmēr tā skaudīgi noskatījos, domāju, ka man te gribētos palikt. Bet tas bija tādā sirds līmenī. Tas līdz prātam man neaizskāja, tā apzināti, ja? Un Covid laiks noteikti, mēs esam pateicīgs, domāju, tam Covid laikam, jo bez Covid diez vai mēs tik ātri būtu šeit nonākuši. Un tas bija ļoti labs spēriens mums. Un tā kā Andrijos, mums jaunākais dēls, viņš, tad, kad mēs šeit pārnācām, tad viņam tas bija pirms 5 gadiem, viņam bija 12 gadi. Un viņš bija ļoti neapmienāts, kāpēc mums bija jāiet prom, un tā es negribu, un tagad viņš saka, mammu, viņš saka, tu zini, tas bija labākais lēmums. Viņš saka, cik tas bija pareizi, ka mēs tā izdarījām. Ja? Kas viņa neapmierināja tad, un ko viņš gribēja, un kāpēc viņš tagad saka tā? Viņš jau arī piereduma lieta, jā. Pierasts. Visi draugi, vērtības uz skolu. Vienu pieturēt, uz skolu, vienu pieturēt tramvai. Ierastā vide, jā, ka tu vēl tā kā, un, protams, ka bērns neapzinās tās vērtības, viņam liekas, kur tu nekurienā, te nekā nav, ko es te darīšu, ne te mani draugi, bet viņš jau sāk pēc tam, pēc tā Covid laika, viņš pārcēlās principā uz Rīgu pie māsas, palika dzīvot. Uz skoliet, un tad brīvdienās tikai brauc šo. Diezgan ātri tāds patstāvīgs kļūt. Jā, bet viņam vismaz ir vieta, kur aizbraukt no tās Rīgas projām. To viņš tagad apzinās. Es braucu uz Rīgu nedēļas sākumā, un tad mēs iebraucam Rīgā, un tur uzreiz tas tā kā tā pret sienu tā gaiss izkāp no vilciena un jūt, ka tur kāds smēķē, tur brauc mašīna ar nestaisīt izpūtēju vai kaut kas. Uzreiz tas ir pilnīgi cita tā vide tur ir. Kāram redz darbs ir Rīgā pāris reizes nedēļā. Bet tu jau arī saki, ka tev tā kā tomēr prasās to pilsētu. Man prasās bišķis tā jau. Man atkal ir tā, ka es esmu pēdējo reizi decembra sākumā Rīgā bijusi. Man, ja vien ir iespēja nebraukt, man absolūti. Man liekas, tur tik garlaicīgi. Tagad, ja es aizbraucu, vienreiz mums te bija pēc kaut kā jābrauc. Un bija tā, ka ja bija jābrauc uz 2 dienām, un es domāju, ko es tur te Rīgā darīšu? Un es kādam saku, tev iebrauciens pēc, es saku, man tik ļoti negribās braukt. Un es tik laimīgi biju, ka es neaizbraucu, es no rīta tā priecājos un gavilēju, cik es gudra, ka es neaizbraucu, cik forši. Es tā sajūtu zinu, jo es, 3 gadus arī esmu izbaudījis tādu procesu. Pēc ļoti labi saprotu to sajūtu īstenībā, jo es arī no Rīgas tā kā papaudēju laukus. Es atgriezos... tāpēc, ka man izmainījās apstākļi, es satiktu Matīs, bet es atgriezos dēļ tā, ka es noguru vadāt bērnus. Jo man viņi vēl mazi. Bet, ja man būtu tā kā jums, kad jau bērni visi ir lielas, reāli jūs saprotu. Es domāju, ja mums tagad mazi bērni būtu, mēs noteikti laistu viņus lauku skolā. Un es mēģinu, es domāju, patiesībā mēs jau sabiedrība paši esam vainīgi, ka mēs tos laukus, tie lauki ir pamesti. Tādā ziņā, ka mēs jau tiem bērniem stāstam, mācam, ka Rīgā vajag iet uz Rīgu, vajag izglītību labāku. Un iet pamet tās lauku skolas, apmainot viņas pret pilsētas skolām. Lai gan noteikti... Ne pret lauku skolu nekas nebija. Vienkārši tas, ka visu laiku ir no rītiem, tie kilometri, kas ir jābrauc no rīta un pēc tam atkal jābrauc pakaļ. Ir autobus, te brauc autobus. Savā tās dienas laikā man bija tā, ka man dienā jānobraukā 120 kilometri un tad ir tā, ka... Es saprotu, ka tas vienkārši laiks tajā visā, bet tā paša skolas, lauku skolas ir brīnišķīgs. Te mums busiņš braukā un savāc. Jā, ir arī tā, Jā, bet mums jau arī gabals ir.
jo Kārķos skola arī aiztaisīja ciet. Nu, tieši tāpēc, ka tie bērni paliek ar vien mazāk un mazāk. Jā. Mēs runājam par to, kā tas ir tās lauku skolas, un tas jau tā publiskajā tēmā. Mēs arī esam pazīstami par to, ka vienā brīdī dzīvojam ar to sajūtu, ka kaut kas jāmaina pasaulē, un tā visā. Kā tu redzi, kas šobrīd notiek, jo šobrīd no vienas puses, kā tu arī ar tehnoloģijām ir saistīts, kas kādreiz bijis ar to visu, un kā jūs redzat to virzību jauniešiem bērniem? Man liekas, jūs arī par jaunāko, par Andrievu arī minēja, ka viņš ir nokāpis nost no sociāliem tīkliem, vairāk vai mazāk, un daudziem vecākiem šobrīd tā ir tā lielā lieta. Jo no vienas puses tehnoloģijas, tas ir kā kādreiz, kad tu kādreiz pajautāji cilvēkiem, vai viņi gribēja mašīnu, tā ka mašīnas vēl nebija. Nē, viņi gribēja ātrāku zirgu. Jā, bet šobrīd arī no vienas puses saka ārprāts tehnoloģijas, mūs tu tās visus iznīcinās, mūs te visus sekos, mūs te visus, šitais te. Savi plusi, savu mīnus. Kā jūs to redzat? Priekš sevis, kas ir tā nākotne, kur virzītos? Jo man ir tāda sajūta par to jauno stāstu skatoties, ka mēs esam izdzīvojuši kaut kādu vienu stāstu, kā tas Ola pareizi saka, reinkarnāciju. Un mēs esam gatavi šīs pašas dzīves laikā individuāli un kaut kādā kolektīvā kopumā citam stāstam, jaunam stāstam. Kāds varētu būt tas jūsu stāsts, kā jūs viņu redzētu, ka šobrīd? Es atbildēšu laikam tā, zini. Ja Rīgā šeit kaut kā savādāk visa tā laika plūsma, un es pati laikam esmu iemācījusies to paļaušanos saucamo, ja. Es šo pašu saklausīju ar Pekoli pāri, ja, arī, ka viņš teica, ka pienāk kaut kāds tas brieduma gadi, ka tev, ka tu sāc tā kā baudīt to dzīvi un ļauties, ja, ka varbūt, protams, ka mums ir arī kaut kādi mērķi, bez tiem nevar, bet mēs tā cenšamies nestresot vairs, ja kaut kas nenotiek, jo viss, kas notiek uz labi, vismaz es to tā cenšos, ja. Un tad tā ļaušanās un kaut kāda dziļāka ticība, ka tu saproti un tu zini, ka notiek kaut kāda tā virzība, ka kaut kāda augstāka spēka tev kaut ko rāda to ceļu, ja. Un es domāju, ka arī attiecībā uz šiem es pat negribu domāt. Zini, kā mums ļoti bieži cilvēki jautā šeit Kārķos arī, kā jums nav bail, kazas laižat ārā, nav bail no vilkiem, tur taču uzbrūk un saplosa, un vai tur ērcis, visādi šādi te stāsti, ja. Un tas, ko es parasti atbildu, es saku, mēs vienkārši par to nedomājam. Un šorīt laikam tieši es pie šī te atgriezos, un man radās tā sajūta, ka tā ir pat nevis tās bailes vai nebailes vai domāšana vai nedošana, bet tā ir tā ļaušanās, tā ticība, ka tu zini, ka notiks tā, kā tam jānotiek. Protams, mēs darām, tik cik mēs varam, un ne jau tā, ka guļam uz sliedēm un zinām, ka, ja, bet kad notiks vislabākais tas scenārijs, ja, ka mums tiks piedāvāti tie vai tā kā brīdināti, ja, kaut kā, vismaz man tā ir. Un tas pats arī stāsts par šo te māju, kad citi saka, kā jūs tā vai tā, un arī, kad ir tas iekšējais miers, ka tu zini, ka viss būs labi. Kaut kā tā. Un pat ja nebūs labi, ja notiks kaut kāda ķibele, tad tā tam būs jābūt un Tā kā jūs pieņemat jebkādu stāstu? Arī par šo? Savā ziņā, jā. Tas, protams, nenozīmē, mēs tāpat ejam, ka mēs tagad esam iesaistījušies šeit vietējās kopienas sabiedriskajā dzīvē un cenšamies arī kaut kādus... Tā jau ir tā negulēšana uz tām sliedēm, Jā. Tu vienkārši ejam tās sliedas mēģina pabīdīt tā, lai viņas stāv tur, kur viņām jāstāv, nevis, ka viņas sāk kaut kur aizgriezties projām no tā. No tās sabiedrības vajadzībām. Jo atkal galīgi nelikties nezinis un arī tā kā nevar, ja? Jo ir jāiesaistās, runājot par mūsu kaut kādu nākotni. Tur, kur mēs redzam jēgu kaut ko darīt, tad ir jāmēģina un jādara. Šeit ir stāsts par to, ka mēs mēģinam vietējo kopienu veidot, kas tā ir iedzīvotāji. Padomi. Čepiņa neplēs krēslu. Un
Jā, vietējo padomi, jo mums novads nedzird vairs, laukus nedzird. Viņi savā notabā tur kaut ko izlēmj, visu samazina un uz lauku rēķina, jā, tieši tā. Viss centralizācija notiek. Un viens ir, jā, ka mēs tā kā nolaižam rokas, un ko tad mēs jau neko, mēs te nevaram. Nu, tas arī nav variants, jā. Bet ir, ja tev tiek dot iespēja, ka tu varbūt var mēģināt kaut ko ietekmēt, tu ej un ietekmē, jā. Bet, tādu baigo cīniņu laikam nevajadzētu, bet, Kā jūs saprotat to līdzsvaru tajā, jo man tas, ko jūs rezonē? Jo es sevi esmu arī baigi jūtis to cīnītāju garu, ja, ka gribās iet un cīnīties, un ir vienmēr arī licies, ka, teiksim, ārkārt mēs tik maz Latvija. Mēs te viens otru pazīstam, mēs arī tikko kā jau kopīgas paziņas atradām, ja, kas te patās. Mēs visi te viens otru pazīstam, divus attālumā tur, mēs līdz prezidentam tiekam, jā. Es katru rītu viņu satiekajot uz darbu. Apmēram, zin kā. Tieši tā ielējos, ja. Mēs tik ātri feini varētu to sakārtot. Mēs arī zinām to, ka daudzas lietas, viņas varētu būt krietni labāk. Kāpēc nav? Cik daudz, kā jūs atrodat priekš sevis to līdzsvaru starp to cīnīšanos un to sliežu, kā Kārlis teica, sliežu uzlikšanu tā, kā viņam vajadzētu būt? Jā? Cik daudz ir par daudz un cik maz ir par maz? Zini kā, es jau arī mācos, man jau arī brīžiem uznāk kaut kāda dusma un arī vēlme, bet tad viņi tā, ka tu nomierini, es nezinu, tas tā pats pa sevi notiek, man liekas, ka tu saproti, ka tu vari, nav jēga tur atkal baigi cepties un dusmoties, jo tas jau baigi neietekmēs to situāciju. Tu vari tā daudz maz mierīgi, bet tā apzināti iet un darīt, jā, bet tās dusmas, ja viņas tev ir, bet tad viņas ir tādas diezgan īslaicīgas, es teikšu, jā. Man bieži vien tā ir, ka tāda sajūta, ka neviens atnāca. Zini, kā mēs esam tādā kustībā vienmēr, mēs reti, kad sēžam, un tāpēc viņi ir laimīgi, ka viņi var kādam, kāds sēž un var viņam klēpī ielīst. Tas lūšu izskatās. Viņa mums ir Bengālijas krustojums ar meikūnu. Tēvs meikūns, mamma Bengālijas. Es tāpēc skaties, meikūnu. Austiņas. Ausis. Viņi ļoti gudri kaķeni ir, riktīgi. Mums 3 kaķi mājās. Mums ir kūtī otrs. 2 suņi, 2 kaķi. Tas paldies Dievam, nezinu, kas ir mājas, tāpēc. Vienu brīdi jau viņš te mēģināja, tā pietuvinājās. Ļoti labi iekārtojas. Peļu dēļ, viņš tur vēlas. Viņš domā, ka viņš ir kazlēts, viņš guļ kopā ar jā, viņš guļ viņām uz muguras virs ziemā. Bet atgriežoties pēc tā, man savukārt ir tāda, tas līdzsvaru, tur jautā par to līdzsvaru, man ir tāda sajūta dažkārt, ka neviens cits to neizdarīs. Tanī pašā kaut kādā sapulcē kaut kur runājam, kādam tas viss jāuzraksta. Kurš to izdarīs? Tur viss tā skatās viens uz otru, es izdarīšu. Vai jāceļās un jārunā labi, runāšu. Jā, mēs bieži uzņemamies. Bieži vien ir tā, ka tur pietiek ar to tavu mazo ieguldījumu, kas man liekas mazs, es uzrakstīšu to vēstules, uzrakstīšu to nolikumu, uzrakstīšu kaut ko. Ar to pietiek, lai citus iekustinātu. Tad jau, kad tā masa sāk uzstēties, tad tas līdzsvars atrodās. Tad tev nav jāskrien katru dienu, tu vari katru otro dienu aiziet, jo tu izdarīsi kaut kāds cits arī kaut ko. Jā, man liekam arī tas ir, es vienmēr likšos mierā, tad, kad es redzēšu, ka vēl kāds var izdarīt, ja? Un labāk vēl pa mani, es vienmēr atkāpšos malā. Es uzticēšanos citiem došiem. Bet tad, kad, ja es pati jūtu un zinu, ka es izdarīšu labāk, ja, tad es tā kā darīšu. Jo man ir ļoti bieži bijis dažādās jomās, kas arī tā kā ir tā sajūta, ka es tā kā izdarīšu labāk, bet es tā kā ļauju, ja. Man arī pašā šošanā man bija tāds primitīvs varbūt piemērs, ka es biju audums un es redzēju fasonu, kas no tā auduma būs, ja. Un man šuvējas 2, viena pie tam bija, kā to sauc, tā, kas zīmē priegrieznes modelētā, ja, un šuvēja, un viņas apsaka, nē, nebūs labi, vajag tā. Un es tā, teicu, labi, taisam tā, uztaisam, un nebija labi, un tad viņas apsteidz, jā, tā būtu labāk. Un tāpēc, es no šādām lietām arī mācos, un dažkārt es tad saku, nē, daram tomēr tā, kad ir tā iekšējā sajūta, ja pa kaut kādu darīšanu. Jā, tā iekšējā sajūta, jo tiem
tiem talantīgiem, kuriem ir tā iekšējais čuņiks, es viņu sauc priekšēju čuņiku, vienkārši viņš strādā precēs. Mums ir bieži vien, ka es Kārlim kaut ko saku, Kārli, daram tā un tā. Es esmu ļoti ātra, tādā gan lēmumu pieņemšanā, gan arī Kārlis ir apdomīgāks. Mēs arī Kārlis ir ūdens, es esmu uguns pēc, jā. Jāpaslāpē pišķiņas. Jā, un... Uguns ir ūdeni, kā sadzīvo? Esam kaušies. Kārlis vispār ļoti miermīlīgs un man liekas, man reti, kuram ļoti grūti ir, tikai, man liekas, vienreiz mūžā ir izveduši darba kolēģis, viens izved, un tad pārējie teica, tu vari bļaut? Tu bļauj? Nē, es nebļauju, bet es biju reāli nikns, tāpēc, kad es biju tur. Es viņam stāstīju reizes 4, es stāstīju, kā tas ir jādara, un viņš nevarēja saprast. Kā nevar saprast? Visi jau sen ir sapratuši. Jā. Nē, stāsts ir tāds, jā, kad es bieži redzu, kā vajag, un tagad es Kārlim saku, bet arī kaut kā tā ir intuīcija, saka, Kārli, vajag darīt tā, bet Kārlis saka, es arī neesmu no tādām, kas uzspiež to savu viedokli, jā. Es saku, kā tu domā, daram? Kārlis saka, man liekas, ka nē. Es saprotu, kādam vajag laiku. Un citreiz ir tā, kad paiet laiks, un tad tā kā Kārlis arī saka, jā, labi, daram tā. Bet tā kā ir bijis, ka jau tā kā nokavēts, jā. Šādi mums bija pa ķemeru māju. Jo mums tur bija kredīts, un tā māja tik tā, un mēs tur viņu īrējām sākumā, un tur, bet arī, man liekas, ka tā bija tāda. Tāpēc, ka tas, es parasti pieķeršanās visam. Es nevaru atteikties no tā, kas man ir. Jā, tā kā atmiņas un tāds. Es esmu kā tāda, kas diezgan ātri var mainīt. Man nav tā pieķeršanās tāda. Kaut kāda gan jau, kad ir. Ne jau tā, ka pilnīgi 100%, jā. Man jau kaut kā pieķēries. Kuram pieķērās jautājums? Nezinu. Un... Jā. Nojauc visu. Es nezinu, ko mēs tur... Man liekas, beigās tas, ko Sola saka par to intuīciju. Jā, man citreiz liekas, bet Kārlis jau tagad pēdējā laikā arī viņš ir piefiksējis, ka taču, ja es saku, ka, tā kā, varbūt kā ātrāk ir man jau... Tam tikai 30 gadus vajadzēja. Lūk, šis mūsu jautājums arī, ko mēs arī tā kā savā starpā sievieti vīrietis, jā. Un, Soli tikko teica, Kārlis arī, Kārlim ir vairāk apdomāt. Mēs bieži sakam, sieviete ir tā intuitīvā, jeb sajūta, jā, viņa jūt. Ko Ines tikko teica, čuiņas. Vīrietis saka, lai tas racionālais, tas prāts, kas tur, cenšas apdomāt. Viņš arī pieķerās pie kaut kā, viņš arī pieķerās pie savām idejām par kaut ko. Vismaz man tā ir, bieži vien, man vajag saprast. Es gribu saprast. Tur, tur jābūt loģikai. Tajā visā. Kaut kādam pamatojumam. Bet sievietes procesos bieži nav loģika. Es viņu saucu par kosmisko loģiku. Jo viņai tā kā vīrietis nevar izskaidrot to loģiku, ko sieviete īstenībā pat nosauc. Kā es jūtu, tas taču loģiski, piemēram. Mums Matejs citreiz tā ir, tāpēc, ka es uzreiz jau ieraugu. Es pat zinu, kā tas viss realizēsies, visu reizi skaidrs, bet tur pat nav laika apdomāt. Tas vienkārši tāds zipsnis, ko es saprotu. Bet, piemēram, es Matejs mums saka, vai daram? Un viņam, tas nav zipsnis, viņam tas ir bišķiņ sādāks. Loģiski. Bišķiņ loģiski. Jāsaprot. Mēs par to arī runājam. Sieviete jau, un tad ir tas sievietes process, ka es saprotu, ka viņam vajag apdomāt, bet es tik un tā zinu, ka būs tā. Un tad viņš apdomā un tā, labi, būs tā. Tik un tā būs tā. Uz tā bija to mājiņu. Jo tā bija mana, tā auģu vectēva mājiņa, un nevienu brīdi nebija tāda doma, ka mēs viņu varētu pārdot. Kāds mums prasīja, mēs nē. Bet kaut kā arī tie apstākļi visu laiku, pilnīgi bīdīja, tā kā mūs uz to saprot. Mums bija tā, mēs dabūjām vienu īrnieci. Tur sākās visāds kaut kāds, viņi pēkšņi apmēram tā, ka mēs nebraucam viņai zālīt nepļaujam, ja, lai gan uz ilgtermiņu pa smieklīgu naudiņu izīrējas, ja. Es saku, varbūt, ka trauks arī jūs gribat, lai mēs braucam un mazgājam jums, ne? Tā. Mēs viņu knapi ārā no tās mājas vispār dabūjām, tur bija vesels stāsts.
Un viņa pie tam visu to māju pārkrāsoja sienas ar mūsu atļauju. Mēs viņai ļāvām, jā, jo viņa gribēja uz 5 gadiem mīrēt, un mēs tagad atbraucām, un tur, pilnīgi vairs nav mūsu māja. Mums bija beigas, tādos pasteļtoņos vectētiņam vienmēr bija tur kaut kādi, tādi siltie mieri, tur zils, lilā, tur, un tu jau, tā aura jau ir pazudusi, vairs nav. Bet labi. Tad viņa izgāja ārā, nākamā īrniece tā kā pateica, ka viņai mēbeles nevajag, viņa nāks savām mēbelēm iekšā. Attiecīgi mēs izvācām visas mēbeles jau, ja? Un beigās tu ieeji, un tur vispār vairs nekā nav no tā, ar ko tā māja bija mums īpaša, ja? Tāpēc es pilnīgi to uztvēru to, kad mēs tā kā tikām virzīt uz to, ja? Jo mēs, protams, bērniem piedāvājam, bērni saka, mums ir pamaz tā māja, ka mēs arī nevaram, neviens, ne otrs tur, Andries vēl mazs bija un tā. Tad, kas vēl bija nākamais tur, tad vēl pēkšņi kaimiņi zvana, ka 2 bērzi vētrā nolausti, ja, un tā pāri pagalmā nogāzušies, ja, kas arī, kādā sakarā, nekad nekas tāds nebija bijis. Tāds mēs tās viss uztvērām, tā kā kaut kādas zīmes, tāds, es tā vismaz uztvēru, ja, jo es jau kādu mēģināju pārliecināt, es saku, tu taču tie tieknieki nolaidīs to māju, mēs tikai, nekāda labuma nebūs, ka labāk mums vajag, lai tā māja tiek saglabāta, atrast foršus, kas rūpēsies par viņu to mājiņu, un tā arī mums beigās izdevās. Bet es pareizi saprotu, ka Kārlis, tā kā viņš gribēja paturēt to vairāk. Sākumā, ja? Jā. Bija tas lēnāks lēmums, un te bija tas stāsts, ka tu jūti jau sākumā, ka vajag to laist vaļā? Es ātrāk. Tā kā nogāzies tai koku, un tā kā tur jau tās izmaiņas, man tā iekšējā sajūta bija, ka es esmu morāli sagatavota jau, ja, atteikties, ka tas vairs nav, ka tā aizplūdis ir, ka tas vairs nav tas, kas tur bija, kas saistījās un tas būtu. Īstenībā jau tas ir beigās jau arī tur brīvība iedara, tur vairs nav jāstrādā priekš kredīt. Tas viss izmaksājas, tu dzīvo priekš sevis. Jā, jo tev vairs nav jādomā, tu var darīt to, ko tu gribi. Tev uzreiz atbrīvojas prāts citām. Savādāk tu tur sēdi, tur vēl jānopelna, vēl tur cik tur tie eiro. Jā, un tādī brīdī it kā bija tās cenas labākas. Mēs tā kā aizvilkām, ka bija tā kā kritās un bija grūtāk pārdot. Bet viss labi notika un viss ir kārtībā. Vienkārši tā, jā, ļoti jauna ģimenīte tāda, kur arī, kad tu jūti, ka viņiem deg acis, ka viņi sajūt to mājas dvēseli un ka viņiem viss tur patīk un ka viņi grib saglabāt, ja tādu kā viņi ir tā māja. Jā, tā kā mēs šitā ienācām, te īstenībā nebija vairs dvēseles, te bija tukša māja. Klausies, par šito māju runājot. Kuram no jums radās šī sajūta par šo māju? Man jau īstenībā bija, es to nekad nebija paudzes, bet braucot garām un vienmēr, tā kā mums tēva māja bija tāda, es teiktu, tāda sagrūsi, drīz vai tur bija 2 istabas palikuši uz māju. Viņš atnāca, viņš visu sūtīts Sibīriju, tad, kad atguva atpakaļ, tad māja jau bija nolaista. Tad, kad viņi atgriezās atpēc Latviju, viņas nelaida vairs iekšā šeit. Es nezinu, kas tur bija, kolkozā. Bieži jau tā bija, kad neļāva atgriezties tad īpašumā, jā. Tad viņi nopirka tur pie Rūjens, un tad, kad atgriezās, tad 19. gada beigās atgriezās šeit, tad pusmāju mēs nojaucām uzreiz, jo viņi jau bija saprakusi. Otrē pusē jau bija tur tā. Laba bija. Jā, jā. Un mums arī, tik daudz mums tas tev. Un tad braucot garām, tad dzīvoja visu laiku cilvēki bija. Tie kaut kādi dzērvēji 20, tur bija. Tie parasti nāca pie mums tur, pie tēva tur aizņemties naudu, lai aizved uz centru līdz veikalam. Tad bija bērni kaut kāds. Man tā likās, ka vismaz kaut kādi 12 bērni. Tāds troksnis bija tur kilometru no attālumā no šeit varēja dzirdēt. Un pēc tam iestājās klusums. Tādi gājēji te bija. Te nebija saimnieki bija. Padomu laika, kad te dzīvoja daudzās ģimenes ielikts iekšā. Un kas ir interesantākais tas stāsts, ka mēs sākām interesēties par to vēsturi. Man liekas, ka te viss kā ir dzīvojuši.
kādu brīdi. Jā. Tāds sajūta. Mums visi atcerās, visu kaut ko stāsta, kad... Es tās, Kurš šitie mājā no dzīvo? Tāds stāsts, jā. Nu tur jau visi bija, es tur biju 90. Jā, viņš stāsta tāds labs, kā mums tur bija tas, tur bija tas, jā. Katram savas pozitīvās atmiņas par to Bet māju. interesantākais tas, ka tie, kam šī māja piederēja, viņi Austrālijā bija, nu, arī kara laikā. Bet tā bija māsa, kas bija Tā gan bija māsa, bet, nu, tā īpašniece, kurai šī te māja bija, celta, jā. Kurai tika celta, viņai, nu, vīrs bija būvinženieris. Un izrādās, viņi nav dabūjuši par dzīvot iekšā šī mājā, jā. Sākās tie jauku laika. Nu, mēs īsti nezinām, kurā laikā, jo nekāda nav saglabājušies. Un tad viņa tā kā nepieprasīja atpakaļ, bet ļāva māsas bērniem. Un izrādās, ka tā māsa, tie bērni, viņi mums radi. Mēs tagad to, mums ir kopīgs tur, nu, kā... Entās pakāpes. Jā, vecstāvs ir kopējs, tā kā, nu, tā ir kaut kāda tā, jā. Nu, labi, jūs tur braucāt garām, tur tavam. Nu, jā, nu, man tā visu laiku likās, kā jūs ka varētu šeit nākt, kad jūs biji teicis to? Nē, es nebiju teicis. Tu vienkārši tev galvā kaut. Nu, galvā likās, nu, tukšs mājas tā patās blakus, mums tā māja jau tur būtu, kāpēc mēs varētu... Kāpēc man neteicis to? Kāpēc neteicis? Tāpēc, ka kā, nu, tēvs tur tāpatās grib, viņš neies projām no turienes, tur skaidrs tur. Nu, un kā tu jūs beigās nonācāt? Nu, man savukārt arī ciemojoties tur pie tēva, mēs tur bērni un daudz, un īsti, kur palikt nav vasarā, bet, nu, tur kaut kas jāpalīdz, medus viest un tā. Un tu man arī tā domas, ka Kārli, klausies, nav kāda pamesta māja tūmā, ka, nu, saprātīgi būt, ja, it kā blakus, bet atsevišķi. Un tad Kārlis saka, jā, nu, reku, tad tā māja, un tad mēs, tas bija kādi 8 gadi atpakaļ apmēram, nu, plus mīnus. Jā, es reiz nebiju pat iebraucis ar visu to, ka, nu, tad, kad vēlāk zināju, ka viņi ir tā kā tukši, ka tu neviens nedzīvojas pat, nu... Nu, neienāc prātā. Nē, nu, prātā jau varbūt neienāc. Neizdarīja. Es neesmu no tiem, kas brauks iekšā svešā mājā un kaut ko tur skatīsies. Man ir kaut kā tā privāta īpašuma tāda, nu, es tā nepieņemu to tik vienkārši. Nē, nu es paprasītu būt cilvēki, bet, nu labi. Nu, un toreiz mēs tā kā mēģinājām tos kontaktus atrast, bet, nu, nenāca tie kontakti. Nu, tur kaut kādi Austrāļi, kaut ko, un tā arī ne. Un tagad sākās tas Covid laiks, mēs tādā pašā mazajā mājiņā, kur vēl nebija toreiz pārdota, un mēs tur visi bijām laimīgi. Mājiņa ļoti maziņa, un 3 mazbērni, un Covid laikā viņi dzīvoja pie mums, jo, nu... Mācījās pie mums? Jā, mēs tur sēdējām pie šī paša apaļā galda, un tur zīmējām, un ko no kurš. Bet viņi, pēc cik mazām meitiņa vēl tad bija maziņa, un pie vecākiem gribēja, un tad atkal jāved uz Rīgu, jo visiem tur nebija, kur 3 sagulēt. Un tad radās tā doma, ka klauku. Un mēs jau nezinājām, cik ilgi šie Covid laiki ievilksies, ka varbūt vajadzētu kaut kur laukos meklēt. Un tad atgriezāmies pie domas, un atkal sākām meklēt ar vecstāvu, un pēkšņi man iedod īpašnieku telefonu. Un tad kādu laiku es nevarēju saņemties viņam piezvanīt. Nu, nebija atkal tas čujs, ja? Un pēkšņi vienā rītā es pamostos, ir jāzvana. Un es tagad zvanu un sazvanu, un jā, viņš ļoti laipns, un visu pastāst, un tā es saku, nu, kad kādu jums tur plānu, ka mums tā kā interesētu, ka mēs, jūs tā kā gribat padzīvot tikai tagad, vai kā, es saku, nu, nezinu, man tu tā, nu, jāskatās, nu, kad mēs jau tur neesam nekad bijuši, viņš ir, tas arī neesmu tur bijis, es nezinu, kas tur, varbūt tur krāsnes nav, kad mājas stāv vaļā, varbūt tur viss ir izdemolēts. Viņš ir, nu, brauciet skatieties. Nu, mēs tagad sarunājamies te radi, un prasām, vai viņi nevar atskaīt paskatīties, nu, vai mums vispār ir vērts braukt ziemā, decembrī. Viņš atnāk, brauc tikšu, tad viss kārtībā. Nu, un tā bija trešdiena, piekdienā mēs bijām arī klāt. Te bija +6 grādi, durvis viss vaļā, bez atslēgām, atslēgas mēs arī pat neatradām. Jā, mēs, man liekas, kāds mēnešus 2 neatradām viņus. Tad pilnīgi nejauši atkal sievieti. Nē, mēs atradām, mums nebija tās tur šitās jau atslēgas, mēs kaut kur atradām, kaut kur uz nagliņas bija kaut kur pakarināts, ja. Bet mēs tā arī sākām uzreiz, mēs ienācām, pirmkārt mēs sajūtām to māju kaut kā. Nu, bet dzēsels viņā nebija. Bet nebija arī tā, ka citreiz nepatīkami, jā. Liekas, kopojās vai kaut kas tāds arī nebija. Vienkārši tukša māja.
Otrais stāvs ir pavisam bēdīgs, bija nolupušiem grieztiem, un tāds mums ir bildes. Mēs izvedām, man liekas, tonnu ar atkritumiem. Uz šeit vedām mēbels ar busiņu braukt, un atpakaļ vedām uz Getliņiem atkritumus, jā. Mēs tonu izrakām pa perimetru apkārt visādi zelžas, metāls un stiklus no devām un plasmas. Tur mēs Getliņiem 2 reizes vedām puses pilns, pielādēts bija. Tas nāk tā, ka jums trešdien piezvanīja, piekdien jūs bijāt šeit. Jā. Un svētdien pārvācāmies. Un svētdien pārvācāmies. Nē, svētdien mēs jau te visu krāmējam, vācām ārā, visus atkritumus, tur dedzinājām. Radi palīdzēja tur tikt galā ar ūdeni pievienot, jo tu viss bija, tikai bija atvienots un tā, elektrība bija. Mēs vēl jumtus sataisījām. Jā, viņš tecēja jumts un tad mēs ņēmām, aizbraucām uz Rīgu, nopirkām krāsas un izkrāsojām, jau šito istam gulējām uz matrača, tad to krāsojām. Malkas nebija. Jā, mums Radi palīdzēja, mēs braucām uz mežu, kaut kādu priedi vilkām ārā. No tēva meža, kas bija nogāsta priede. Un tā mēs, un tad braucām uz Rīgu, un jauno gadu jau mēs 2 izremontētas istabas, jau bija saklāts galds, jau mēbeles bija. Tad bija viss sataisīts, un tad pārvācās mazbērnu. Spontāni momentā. Tad mums te bija skola, tad bija 1 klasa, tur bija 2 klasa. Tur mēs gulējām. Tur mums bija guļamistaba. 2 stāvu gulta, lielā gulta, tur bija viss tur gulēja. Tad bija mums skolas klasa. Tad puika mācījās, tur meitenes spēlējās, viņām bija bērndārs, viņam bija klasa. Tad brīžiem tu atnāc, skaties, puika jau pie meitenēm jau spēlējās. Jā, puikā, tev stunda notiek. Un čau, pareiz. Es tur iet atpakaļ. Jā, mēs tā. Tagad diezgan spontāni sanāca viss, ja? Sanāca spontāni, bet man liekas, pat ļoti labi sanāca. Tas bija tik spontāli, atnāca ieraudzīja uzvarēja pēc tēla principa. Tā jau mēs te. Jo mēs tā kā baidījāmies, toreiz jau stāstīja, ka aiztaisīs ceļus ciet, bija Lietuvā tāsot, bijuši, ka neļaus pārvietoties, un tas vēl tā kā likās tā vēl labāk ātrāk, jā, kamēr vēl var, pārvedam tās mēbeles, un ja kas tad arī visi pārējie tie vieta atbraukt un palikt. Patiesībā tā krīze izraisīja pozitīvus pārmaiņas mūsu dzīvē. Noteikti. Es domāju, ka ļoti daudziem tas izraisīja, jo mums apkārt ir daudz, kas ir pārvākšies no Rīgas. Un vēl, starp citu, Matīs, atceries, tu biji uztaisījis Facebookā tāda grupa, bija kaut kāda ģimene, kopiena, kaut kas tāds. Viņi bija priekš mums uztaisīta tā grupa. Jo? Jo mēs tur... Jā, es tur zinu, kā vienu brīdi tur... Un tu zini, mēs tur sarīkojām, es tur atkal inicēju kaut kādu pārgājienu. Man ļoti patīk organizēt visu, ko es varu visu laiku to darīt. Bija cilvēks ģimene kopiena. Jā. Viņi joprojām vēl ir. Un es iepazinos tur ar 2 foršām meitnēm pārgājienā. Mēs kaut kādi 11 cilvēki tur bijām. Un mēs tā sadraudzējāmies, 2 māsas un komunicējām. Un tas bija kaut kāda vasara vai kad tas pārgājiens bija. Un tad arī decembrī mēs jau pārvācāmies te. Un mēs viņām stāstām, viņas atbrauc ciemos, baigi forši, jā, mēs arī te gribētu. Un viņām gadījās tā, kad viņas, mamma nomira un atstāja māju, viņas tika pie naudiņas. Un viņas izlēma, ka viņas pie to naudiņu var māju nopirkt. Un viņi saka, vai meklējām uz māju. Es atradām viņām māju 10 kilometrus no šejienes, un viņas pēc gada arī pārvācās, pamet Rīgu pilnībā, jā. Un jūs iepazināties ar to grupu, ko jūs izveidoju, ko jūs norādāt? Jā, un viss, un nekas vairāk. Un pēc tam tādā grupā īsti vairs nekas nevar. Nē, cita grupa. Es vienkārši tajā brīdī, kad es gāju tās visas sabiedriskās aktivitātes, jo mēs tur Solvit runājam par centralizāciju. Jūs piemēram šobrīd centralizētie lēmumu pieņemšanu, jo visas tās manas aktivitātes, ko jūs darbības, bija par decentralizētu lēmumu pieņemšanu, kas iznāk no cilvēka. Ja tāpēc mums tā saruna arī šeit jūs esat, un mēs un tā grupa bija ar to pamat ideju. Kad cilvēks ir centrā, tad ir nākamais mazais lociņš ir ģimene un ir kopiena. Bet, zin kā, toreiz bija tojos lielajos savos sabiedriskajās aktivitātēs, no augšas kaut ko mainīt, bet jāsāk jau no apakšiņas katram pašam. Bet man zin kā, baigais kaifs to dzirdēt. Tāpēc, un mēs pilnīgi ar māsām norunājām. Zin kā, es esmu palaidis kaut kādu impulsu, tajā brīdī viņš ir kaut ko noimpulsījis. Un mēs tieši norunājām. Viss
Ka grupa bija priekš tam, lai mēs satiktos un lai viņas nonāktu te, jā. Jā, krūti, un tu mēs skudienes ir gājis. Jā, Jā, baigi labi dzirdēt, jo mēs jau nezinām īstenībā, mēs arī nezinām, cik daudz cilvēks iekustina šādu interviju. Mums jau nedod tādu atgriezenisko saiti, bet kāds noklausās, kāds pasaka, wow, un notiek tas process. Zini, ka notiek, jā, tās lietas, ka tu tā kā neplāno un tā, bet tu vienkārši ļaujies un viss. Tu tā kā, tiešām, kā saka, augšas sadodās rokās un viss notiek. Mums tā, dabūt arī kā mums pēc tām kaziņām, jā, to mēs laikam vēl te nerunājām vai runājām. Nē, par kaziņām mēs vēl nerunājām. Jā, tas arī tā, ja es ieeju kūtī, liela kūts pamesta, un tā sajūta, ka tā nav dzīvība, tāda pamestības sajūta. Tas tāds, kas mājai. Jā, kad vajag dzīvību tur iekšā, ka viņi ir jādzīvina tā iekšēja sajūtas, kā jums saka, kāda aitiņa, kāda vistiņa. Kā saka, jā. Paiet mēnesis, man īziņā atnāk piedāvājums ar kazlēniem. Jā. Un ko pirmā mirklī pasmējamies, kāda kazlēna, ko? Pēc tam, kāpēc ne? Un tad noskaidrojam, to noskaidrošana arī tā arī pietika. Zin, kā tā viena no tām pamatidējām, vismaz, kas man iekšā sēdējusi. Te gan ir tāds divas puses tam visam, ja, kā mēs esmu gājis cauri un skatījies. Tas, ko es dzirdu no tevis, no jums, ja, ka tu esi nodomājis, un arī gan tu pa kleitām bijis, un visi veikaliem, un vispārēji Ines ir spilgs piemērs tam, kā viņas spēcīgi materializē caur to, ko viņa redz. Ja, un kad cilvēkā, patiesi man arī iekšā tā čutama vienmēr bijusi, jo te jābūt savādāk. Mums ir iemācīta bezspēcība. Psiholoģijā tas termins ir. Par idejām un to materializāciju, kā es viņu jūtu. Idejas atnāk tikai pie tiem, kuri var viņas realizēt. Citādāk idejai nav jēgas atnāk pie tevis vai pie tevis, ja to ideja nav, ja viņa nav uz realizāciju. Zini, kā citreiz ir, ka tās idejas, mēs esam beigi ideju vai ģenerātoru vai saņēmēji, ja? Bet nevienmēr tu spēj viņas. Es uz to tā skatos, es vajag rūpīgi, un tā kā klausos tajā idejā. Un tad ir tādas, teiksim, tā ir tās impulsa idejas, kuras vienkārši šitā, tā kā viņš ir tāds spēcīgs impuls, es viņu tā saucu. Un tad, kad manī atnāk tas impuls, pieņemsim, man tagad ir, tā kā vaļasprieks tur tās drēbes, ja izgudrot. Un sanāk tā, pie manis atnāk drēbe, tupš kleita, tur asta, vēl kaut kas, un viņa atnāk, un tam ir pircējs. Nevis tā, ka mums māc tā, uzražo, un tad meklē pircēju. Bet ir otrādi, atnāk ideja, man ir šitāda kleita, un viņai būs pircējs, tāpēc, ka man ir šitāda kleita. Un es pilnīgi savādāk viss strādā tajā brīdī, jo tas kosmiskais biznes, kā es viņu saucu, ir tieši šāds. Un man katra lieta, kur man, piemēram, var pat atnāk glezna, jo es gleznoju dzīvās gleznas, vienkārši atnāk glezna, es viņu ar pilnu paļāvību, vienkārši, tā kā gleznoju, man saka, ka to gleznu kādam vajag. Es gleznoju un lieku ik pa laikam internetā un vienkārši saku, klausies, kā tu zini, tā ir mana. Es saku, man tā teica, Un tas ir tas, kā es viņu saucu par dievišķo biznesu. Vai par sirds biznesu, vai es nezinu. Tas, man liekas, ir jaunā laika biznes. Tā es to redzu. Un es viņu tagad eksperimentēju, es mēģinu. Piemēram, šobrīd Dacītē pēc saules uzradīju tādu asti. Dacīta braukā pa visu pasauli, viņai nav laika ne mērus noņemt no kojas. Viņai ierunāja, Dacīta, man vajag tavus mērus. Dacīta nesūt mērus. Labi, pofīgi, ka viņi nesūt mērus, es tā atrodu līdzīgi izmēru sievieti, nomēru, būs labi. Es saku, Dacīta atbrauc no tiem visiem tur, es saku, klausies, tā asti jau ir gatava bez mēriem. Būsim tad un tad. Tagad es skatīšos, kā manifestēsies eksperiments, jo sanāk, kad 21. Dacīta to asti uzmērīs, un tad redzēs to atgriezenisko saiti manam eksperimentam. Tādā veidā es radu biznesu, un tas tā kā ir pilnīgi crazy, bet viņš strādā. Zini, kā galvenais ir tam ticēt, viss ir tam mūsu ticībā. Vai ne? Jā, viss ir ticībā. Tas bija arī tas, ko es teicu, jo Ines ir šitais spilgs piemērs tam, viņa palīdz man dod, atgriezko saiti pašam par sevi. Bet ja tu kādam citam... Mākais laik buvo lācis, kādi tu dari, es nesaprotu. Tāpēc, ka tas ir, jā. Jo, bet tu pati saprasti, jā? Jo, ziņas politikā mums ir tas, ko tu esi teicis, tā iemācītā bezspēcība, kaut kādā mērā, kur mēs neesam tev robežas šur uzlikt. Jā, mums ir robežas uzlikt, īpaši vīriešiem, man liekas, baigi daudz. Mums ir, zin kā, tas prāts grib salikt to visu par robežām. Un tagad man Solvit iedod organizot saiti par grupu, jā, jo es saprotu, blins,
es diezgan daudzās lietās un pārāk daudz domājis, kam un kā un ko un kā. Vai ne? Priekš kam it kā izrādās? Tagad baigi interesanti, es arī šobrīd eju pats uz priekšu ar to, kā es gribētu. Nu, tajā visā, ko es daru, tur darbā ar cilvēkiem, ar komandām, citās biznesa, ko nosauc kosmiskais biznesa. Un es uzrakstu, klausies, zin kā ir tie klasiskie teambuildingi. Kur tur iet, zin kā, no sērijas aiziet tur uz teambuilding, tur saved mežā, sporta aktivitātes, šitādas pasaka priekšā, mēs tur to, ko viņi atur. Jā, darbība notiek un tā tālāk, bet tāda izklaide vienalga. Viens varētu būt citāds teambuildings, un es viņu tur izfiškoju savā, ieraugu savādāk, uztaisu rakstu par šito. Vakarā man atsūta, jau klausies, ar šitiem tas arī darētu? Es saku, varētu būt, jebkuram cilvēkiem, vai visi pirmdien tiekamies. Un atkal tas sākās no idejas. Es pat nezināju, kam tieši, bet es viņu pasaku. Tāpēc, ka idejas ir dzīve, ideja nāk pie, lai es esmu kā caurvadītājs. Dievam nav roku, rekur Dieva rokas. Tieši tā, viņš rada caur cilvēku. Pa lielam, un sanāk, mūs ir iemācīts prātā, ka mēs izgudrojam kaut kādus biznesu, bet ja mēs klausamies tajā impulsā, tad es tieši pa taisno saņemu ideju un caur viņa rokām uzrealizēju un sanāk. Tā ir. Un es, tā kā tā to dzīvē, un Matīs tā vērā, viņa tev sanāk, kā tev sanāk, es nesaprotu. Tas ir tāds arī tā ļaušanās. Jā, it kā jā, bet viņa ir tā kā, tas impuls nāk, es skaidri zinu, kāda būs tā ļaušanās, jo es taču dzirdu to, tā kā procesu, un es viņu lieku lietā, un vienkārši notiek, tam ir tajā brīdī, tam ir pieprasījums, tāpēc, ka ja es nenokavēju impulsu, klausos, tagad šito vajag, un es uzreiz to daru, tam uzreiz būs pieprasījums. Jā. Tā. Man tas tā strādā. Vienkārši man tas liekas interesanti, pēc, ka man liekas, tā ir izteikti sievišķā pasaule. Zini kā, man laikam arī mēs ar Kārli kaut kad šito spriedām, ka es ļoti, agrāk es nevarēju vizualizēt, nepratu, ja? Bet es laikam nepratu vizualizēt, tāpēc, ka, ja tev pasaka, tagad vizualizēt to, ja man pateikt vizualizēt suni, es 100% viņu nevaru vizualizēt, ja? Bet tu vari just iespējams, bet... Es nezinu, nē, tas ir jānāk pašam no sevis, tas nevar no ārpuses uz pavēli. Un man parasti ir, tā kā mums ir tā dārza mājiņa, mums tur nebija, bet es zināju, ka mums vajag dārza mājiņu, un es pilnīgi, tu kaut kā... Un es pilnīgi jūtu, kā tā ir tā vizualizācija, vai tēva māju, ko mēs tagad, tā kā palīdzējām celt, jā. Renovēt. Jā. Un mēs taču, es pilnīgi, zini, kā es no rīta pamostos, un es pilnīgi redzu tās darbības, kā es tur eju, un es domāju, kas tur ir. Es it kā jau fiziski, atrodos jau ar acīm garā, tur, tādā vietā. Un es tagad eju un skatos, tur tā... iztēlojos to telpu, un kas tur ir jādara, tā, tur ir jāizdara tas, tur ir jāizdara tas. Tā kā pilnīgi jau, tā lieku pa tas jau arī ir tas. Tā kā, ka mēs dzīvi redzam to visu procesu, tas ir tas. Es uztaisīju tajā lauku mājās salāniņu, 140 km no Rīgas, tad bijušais vīrs. Viņš teica, tā kā tur tev Rīgā bija savs salāns bizness pie tevis, kurš brauks, un viņš ir tādām, tā kā bišķiņ tādu, to remontu taisījis, un viņš saka, man vajag salonu. Un cilvēki pie maniem 2 gadus strādāja tikai uz Rīgas klientiem, viņi brauc 140 km uz to manu salāniņu. Un es tur redzēju līdz sīkumiem, ka tur tas tā strādās, pat līdz tam, ka es aizēju līdz mēbeļu veikalam, neko nemēru, es saku, šitā sofa der, šitas der un šitas der, atved mājās un tieši der. Viņš tā skatās. Tā vienkārši tas ir kaut kāds šķuiņiks, kas iekšā vienkārši ir iestāvēts. Man tāds nav. Man zini, kā ir, es ieraugu kaut kādu mēbeli vai lietu, varbūt arī līdzīgi tas ir. Un es zinu, ka man viņu vajag, un es zinu, kad atradīsies tā vieta. Un tu arī zini, vai ne? Tu vienkārši ieraugi, viņi tur būs. Nē, pamēģini nedara, varbūt tur. Mums ir daudz vietas, kur mēs varam. Ja nedarēs, tad darēs citur. Viņš ir racionāli pieslēdzās. Jā. Izskaidro loģiku tajā visā. Ir daudz cits, kas darēs. Bet, man liekas, ka tas interesantais, kas man ir, tas lielais arī atklājums, ka man ir tāda sajūta, ka ļoti daudzas lietas pasaulē primāri sievietes, tā kā virza tajā savā sajutumā pēc tā, kā vajadzētu būt. Un iespējams, ka daudz kas nav kārtībā,
ir tikai tāpēc, ka vīrieši ir uzņēmušies pārāk daudz izdomāt, izpunktēt. Jā, jo mēs matriši tā fantazējam. Kas tad? Uztaisīt pareizi. Jā, bet viņi grib uztaisīt pareizi. Jā. Un ķipa ar labiem nodomiem, bet loģiski visu izdomāt. Bet dzīvē un dabā loģikas nav. Jo, man liekas, arī jūs tikai runājat par sevi. Haus taču ir dabīgs stāvoklis. Jā, bet tur tajā hausā ir kaut kāda loģika. Tu to Dievišķā loģika. Nu, lūk, un tad mēs fantazējam, kā būtu, ja vīrietis atļautos, jo mēs jau neesam tā audzināti. Nu, es saprotu, mums nav tāda iestālēta vēl tāda programma, nu, mēs viņu tagad mainām. Un es domāju, kā būtu, ja tā kā uz mūsu impulsu vīrietis bez jautājumiem, viņš vienkārši tā, tu tā jūti? Tu tā jūti? Un tad es domāju, kāds rezultāts, uzreiz ir pretestība, bet kāds rezultāts būtu? Mēs šo fantazējam, varbūt, ka jāpaprovē, kā tas strādā reāli. Tas varbūt radīs pārāk daudz konflikts, nezinu, tur. Nu, ja neizdodas, uzreiz vīrietis iespējams, ka viņš uzskatīs. Viņš redzēs. Tu teici, ka sanāk! Ar sievieti to, ka vīrietis izdarīs nepareizi, vieglāk norīs. Sievieti vieglāk norīs? Jā. Kāpēc? Man tā liekas, ka viņi ir vairāk tādi pieļaujoši tādi. Piedodoši, jā. Drīzāk. Varbūt arī nē, saziņu. Tas kā atkarīgs ar kādu sievieti. Tad tu tik labi domā pa mani, jā? Es tā Mēs taču darīs nepareizas lietas. Te ir jautājums, jo, zin kā, mēs varam šobrīd pafilozofēt par šīm lietām, problēmas, kur radīsies. Ja mēs paskatāmies šobrīd tā pasauli skatoties, tur vīrieši kaut kādā mērā ir dominējuši, jo ir pasaulē sacensība, ir konkurence, tie ir visi tādi izteikti vīrišķības pazīmes. Konkurēt, sacensties, jā. Ja mēs skatāmies sievietēm, man liekas, tas ir krietni mazāk. Bet zini, kā skaties, atkal, tas varbūt ir savādāk, bet tagad tik daudz sievietes ir pie varas kaut kur, jā. Un man liekas, ka tur ir vēl lielākas ziemas. Te man liekas, ir mazliet cits, cita pasaule, materiālā pasaule. Es vairāk par jūtošo sievietes. Sievietes, kas šobrīd pie varas, man liekas, ka tas ir mākslīgs konstrukts. Tas ir mākslīgs konstrukts, lai it kā atgrieztu to, kam vajadzētu būt. Saprot, jo smalkajā plānā, ja mēs paskatāmies, tas ir tas, ka sievietes enerģijai, es šobrīd to miedarbībā Inesi ļoti jūtu, jo Ines ir unikāla sieviete tajā, ka viņa patiešām ļoti smalki jūt. Tajā, ko viņa dara, gan glaznās, gan visā pārējā, viņai ļoti šī smalkā jušana. Kam man sākumā liekas, vispār šī tā taču nevar būt. No sērijas iznāk no dušas un saka, mums ar tevi jābūt Eģiptē. Un zin kā man korts izšojās, labi, no sērijas. Nē, man ir, es viņu sauc sakā no dušas, tas smieklīgi. Jo man ir bija tieši dušā, un kad ļoti silts ūdens, man tā kā laikam viss atslāpst, un tad man bieži nāk idejas un informācija uz kaut kas. Man atnāk informācija 13. februārī 2002. Tev jābūt pie Sfinksas. Tā kā Eģiptē. Un es iznāku no dušas, klausies, tā kā Matejs, tur jābūt. Bet mēs to realizējām, un mēs ļoti veiksmīgi saņēmām to, kas tur bija jāsaņem, pie kam ļoti kosmiskā veidā vienkārši, un tas man toreiz īstenībā tā laikam lielākā avantūra manā dzīvē, tā kā, jo man likās, es esmu nenormāli, ka es tā kā mēģinu to realizēt, jo man vienkārši dušā atnāk informācija. Un, noticēt vēl viņai, vai ne, ka tas nav kaut kāds... Un noticēt tam. Jā, un es atļāvos tajā avantūrai, tā kā iet cauri, un mēs 13. februārī bijām satikuši cilvēku, ar ko mēs iepazināmies Eģiptē. Viņš mūs aizved uz tādu viesnīcas restorānu, kurā es sēdēju, un man tieši pretī 2:00 bija Sfinks. Un tad man bija tā kā šitā, un es sapratu, Inese, turpini, tā kā, jo tas iedeva, tā kā tik milzīgi lādiņu tev, un tad es sāku ļoti spēcīgi aizdomāties, kā būtu, ja mēs sievietes, tā kā teiktu, Klau, jums patīk avantūras, ja? Klau, Kārla, kā būtu šitāda avantūra? Vienkārši mēs esam attīši to, tā kā saprotam, ka kaut kas šitā visā ir. Tā jūtošā sieviete, tur ir kaut kas. Jā, bet tur jābūt, tai atvērtībai, lai nāk tā. Jā. Jūs zin kā, te ir tā problēma, katram vīrietim, tā skaitā arī man, jā. Jo mēs jau esam,
kas mūsu kultūra telpā ir noticis. Ja? Ir bijuši ļoti daudz sievietes, kas arī savas iepriekšējās pieredzes dēļ nav spējušas realizēt sevi kā jūtošas un dzīves sievietes. Ka viņas ir bijušas spiestas būt izdzīvošanas režīmā, attiecīgi uzvesties kā vadošas un kontrolējošas. Ja? Pateicoties tam, ka viņām nācās izdzīvot, izaudzināt bērnus, parūpēties par visiem, uzņemties atbildību vairāk nekā tas bija nepieciešams, jo daudz kas notika. Izsūtīja, karā gāja bojā, nodzērās. Tas tāds sāpju rezultāts. Ja? Mums ir tāds traumatiskais rezultāts, kur sieviete nav bijusi patiesa sieviete, bet viņa bijusi tāda izdzīvošanas mašīna. Lūk, un te ir tā trauma kolektīvā. Un kā būtu, ja mēs sāktu pārskatīt to visu? Ja? Jo vīrieši šī gadījumā arī ir baigā pretestība, bet šādām spēcīgām sievietēm, kas arī izdzīvojušās sievietes, ja? un kuras arī spējušas vadīt. Kā būtu, ja pārvarētu, ja mēs sāktu ieklausīties tajā un sāktu pieļaut, kā vīrieši? Jo tur jau svarīgi nevis uzreiz krist pat avantūrā, bet tev pieļaut domu. Tā kā pieļaut domu, varbūt arī tā varētu būt. Jo es pratu, jo vīrietis jau pat īstenībā, viņš pat nepieļaut domu. Tā jau īsti nav. Nē, tu zini, kā mums ir bijis tā, kad es pēkšņi tādā pašā veikalam, ja? Viņš taču arī ļāvies tavām avantūrām. Mēs abi tādi esam. Ir bijis, ka mēs tā pēkšņi, es viņam saku, Klau, mums braucam rītā tur, ar lidmašīnu tu vairs ne, bet ar mašīnu kaut kur tur pēkšņi. Mums ir bijis tā, ka mēs varam vakarā tur apmēram izdomājam, ja tas nav pārāk vai labi pēc 2 dienām. Sēžamies mašīnā, ja ir tev, teiksim, tur tādā brīdī nauda, tu kaut kāds tas finansiālais, ja, un braucam. Tur jau tā spontāni. Saskaitīt naudu vai pietiks? Vīrieši loģiski saskaitīt naudu. Bet mums zin kā, mums citreiz... Bet tik un tāda avantūrē tu ļaujies tur. Nevantūrē, tāpat nav avantūra. Viņa tam procesam jau vienmēr ir kaut kāds mērķis. Tu jau nebrauc tikai avantūras dēļ. Tu brauc, lai kaut ko iegūtu tanī. Nezinu to. Redzēt to kalnu, ieiet tanī baznīcā vai ieiet atrast rūpnīcu, kur nopirkt caldums. Beigās izrādās topēt to visu kvartālu riņķī. Nav tur tā veikala, ko viņi tur tā raksta, Bet tas skatās arī, ka tas arī interesantais. Pat vīrietim vajag mērķi. Sievietē vajag mērķi? Sievietē vajag procesu. Un tad sievietēm jāstrādā valsts pārvaldē. Ja sieviete... Tas labs, sievietēm jāstrādā valsts pārvaldē. Process, Jā, un man liekas, ka tur arī ir tas savienojums, ka sievietē ir svarīgs process, vīrietim svarīgs mērķis. Tātad, ja es kaifoju procesā, vīrietis iet uz to mērķi, tas tā kā, man liekas, ka tas tā kā 2 puzles gabaliņi, kur forši saslēdzās. Tā, jo sievietē nav īsti svarīgs mērķis palielam. Grūti pateikt, es nevaru saprast. Zini, kā man ir kuru brīdi, vienu brīdi arī, ka man uzdev šo jautājumu. Es gāju kaut kad, kas tas bija, ar Vanagu, Vanaks. Nē. Mācītāji? Valdes Vanaks. Viņš vada arī visādus tur, pirmkārt uz ārzemēm, tur lec no klintīm un tādas. Bet viņš arī vienreiz strāpīja uz grupu Latvijā ar tām augstajām virvēm. Tur man nenormāli patīk tāds visāds, jā. Un tur bija viens no tiem uzdevumiem, bija kaut kāds 3 dienas laikam bija. Es vien pat aizbraucu pilnīgi svešiem cilvēkiem. Tādi koki, tā kā trepes koka. Tikai augsts. Ļoti augsts, nezinu, 10 metri, cik apmēram varētu. Un starp kokiem kaut kādu tur 1,5 metrus vai cik. Tā, ka tu nevar aizsniegt. Viņa šūpojās. Un tev tur uzceļ, un tad tev jātiek, man tas nākamais līmenis, koks man šitā garākam cilvēkam jau nekas, bet tas maziņu, man tas koks ir te, un tev jāuzvākās, tur bija 3 cilvēki, protams, karabīnē. Un jātiek augšā uz nākamo, tā kā rāpies. Un man beigi nepaveicās, bet mums nepaveicās, ka tāda viena no tām dalībniecēm viņa uzkāpa, un viņa teica, celiet man nost, viņai sākās histērija, viņa nevarēja vienkārši, bet viss tas vēl šūpojās vējā tā konstrukcija augstu. Un man tā otra atkal bija ļoti gara, un mums tā atšķirība pārāk liela, ja.
Un tad mēs kaut ko tur uzlīdam, bet arī tas fakts kā tāds. Process. Jā. Mērķis bija vajadzīgs. Es nezinu, izbaudīt procesu. Un tur jautāja, tur tieši uzdeva, tu esi procesa vai mērķi cilvēks. Un tad man likās, ka es esmu procesa cilvēks. Tagad brīžiem man atkal liekas, ka es esmu mērķi cilvēks. Es nevaru. Es domāju, ka man tas ir kā kurā situācijā. Ka vienā brīdī es esmu mērķi cilvēks, ka man ir vajadzīgs tas mērķis, un otrā atkal es izbaudu arī to procesu. Ne, kāpēc es saku par sievietēm procesu? Kā es to pēcoju? Jo es it kā arī varētu savu nosaukt par baigi mērķiecīgo, bet es nepamanu, ka mērķis jau ir sasniegts. Tas arī, jā. Tas, man liekas, man liek aizdomāties, ka sieviete ir procesa cilvēks. Jo pēc paiet kaut kāds laiks, man ir bijis mērķis, ja? Es tur virzos tā un šitā, un man viss baigi patīk. Un es pēc 2 gadiem, piemēram, tā, bet šitas mērķis ir sasniegts, šits ir sasniegts, šito sasniegts, es pat neesmu pamanījis, es vienkārši esmu procesā. Jā, tad izbaudu. Un tajā brīdī man liekas, ka es tā, es ir kā es mērķiecīgi, bet īstenībā es nepamanu to mērķi. Vienkārši jau es izveidojos jau nākamos procesus, un es jau mērķi sasniegts pārējā mērķim garām, un tu sajau tālāk. Man vīrietim ir koncentrētāks tas process. Jā, zini, kāds man ir paradums, kas no malas liekas kaut kāds nenormāls hauss un tā tālāk. Es sākšu kaut ko darīt, pieņemsim, spogos man jānotīri, jā, es tagad iešu pēc lupetes. Un tu pēc tam izdarīsi kaut ko. Nē, es visu māju iztīrīšu, sakārtošu un atgriezīšos pie tā spoguļa pašās beigās. Tā ir sieviete. Es aiziešu, viss jau tādi nav. Un no malas liekas, kā tu vispār, kāpēc tu nevari pabeigt vienu darbu, tad ķerties pie cita? Es nevaru, tāpēc, ka es iešu un es tur ieraudzīšu, netīrs skapīts. Man liekas, ka ir tāda video rullīša tieši par sievietēm. Ka viņas tādas ir vairāk vīrietis, vairāk fokusē. Es līdz ar to, es tik daudz izdaru līdz ar to, ja, kuram es varbūt normāli nepieķertos klāt, bet es ejot, es tur apiešu visam apkārt un beigās sakārtošu grāmatu plauktu vēl to un to un to, un pa to ķēdīt atpakaļ atnākšu līdz tam spoguļam. Redz, mērķis bija notīrīt spoguli, bet izbaudīju procesu un atgriezies pie spoguļa. Jā, un izdarīju vēl 100 lietas. Un man tas ir baigi, un cilvēkiem atkal, kuri tādi nav, tas nenormāli kaitim. Vai kādreiz man vajag te to, un tikmēr es jau atrodu kaut kādu ātrāk darbu, man vajag visam šito. Cik tu vari man ļauties uz to? Es saku, bet man jāstāv jāgaida, man to izdarīs pēc tam, nevari šito, jo man tur vajag kaut ko, lai tu, tad es varēšu tālāk. Nevar, tāpēc, ka es aizmirsīšu to, ka tas ir jādara. Es nedēļas. Vai arī man ir, kad es tik ļoti ātri domāju un redzu, un kad tie, kas ir lēnāki, beig grūti tikt, es tur tieši, kas notamēnēs, viņš dusmīgs palika. Es viņam kaut ko biju paprasījis, lai viņš tur izdara, un es jau esmu aizmirsus, ka es viņam to prasīju. Protams, es tagad ieraugu tur vajag to, es saku, Elvija, tu vari roštu. Un viņš saka, es vēl to neesmu izdarījis. Es saku, labi, tu izdari, un tagad tu izdarīsi to, tad to. Un es saku, tev jau nav visu reizē jāizdara, tu pēc tam. Un meita to dzirdam, es saku, redzi, tev tu mamma to pateica. Un man viņa to bērnībā nepateica, tāpēc es varu tik daudz lietas vienlaicīgi darīt. Man liekas par to mērķi. Mums arī tāds tāds lielais mīts ir, ko es arvien vairāk tā kā nonākusi, baigas mums meklēt to jēgu, kas es esmu un kur mēs esam un tā tālāk. Un saprotu, ka arvien vairāk, ja es meklēju, tādas lielās jēgas, baigi lielās nemaz nav. Tāds lielās tās misijas, un man liekas, ka tas saskan ar to, ko Ines saka par to procesu. Ja, jo vēl beigās, ko mēs gribam, mēs visu to darām priekš kaut kāda sava šā brīža stāvokļa, lai justos labi. Tagad, ja. Un es to domu pabeigšu, jo vīrietim ir tīpaši arī tajā konkurējošā pasaulē. Tas ir baigo pa mērķtiecību, tev ir jābūt mērķiem, mums baigi tur dominē, mums tev jāuzliek mērķi, tev jātiecās labāk. Labākā savas versija. Jā, tiecies katru dienu būt labākā savas versija. Un zinām, šitas tev vismaz mani, es gāju cauri padomu sistēmā sportam, padomu laikos. Esi labākais, jāmācās labāk, jāsasniedz rezultāti. Korporatīvā karjerā tieši tas pats labākais. Un vienā brīdī iestājās
absolūti totāli izdegšana no tā. Jo nekad mērķis nedod gandarījumu. Viņi nekad nesasniegs īstenībā, ja tu gribēsi visu laiku būt labāk. Lūk, un tu viņi nekad nesasniegs, jo tas ir par to mērķtiecību, ja? Un tas līdzsvars šobrīd. Man liekas, ir šis saprast, tev klausies, mēs te esam līdz stāvokli, un kāpēc Inesē, man liekas, izdodas viss arī spēcīgi mainot sevi, ejot cauri transformācijas procesam, tāpēc, ka ir redzējums. Ja, man liekas, mērķis ir tāds, kaut kāds konkrētāks, ja tev ir redzējums, un kad tu saproti, apmēram... Virziens. Jā, virziens redzējums. Nē, man ir ļoti konkrēts mērķis. Viņš ir utopisks. Jā, bet tas ir īstais mērķis, kuram jābūt. Viņam jābūt ļoti lielam. Tas ļoti nesasniedzamam. Tā kā utopiskam mērķim, jā. Jā, es viņu, tas ir tas, ko es redzu par to vīziju. Un jā, tad tas utopiskais mērķis, viņš tā kā, es viņu palaižu. Tāpēc, ka kā strādā vispār tas smalkais process, tā nepieķeršanās, viņu var panākt tikai tad, ka es kaut ko utopisku uzlieku. Jo es taču nepieķeros tam, jo man tas ir nesasniedzami. Saprotat, kā strādā? Tā kā tas viss. Un tad es uzlieku to mērķi un atskaņošu viņu tagad, jā. Es sāku savas gleznas gleznot no nulles. Tā kā vispār, man nebija nekāda koncepta, bet es tieši dziedu no šo glezniecību. Bet prasmes tev bija, tu tā kā prātīgi? Man ir vienkārši talants zīmēt. Bet es gribēju tieši enerģētiskās gleznas tādā ļoti dziļā līmenī. Lūk, un es to savu konceptu, man atnāca kā ideja, es gleznoju tā kā cilvēku iekšējo to procesu, un tā kā es to sāku, tā bija galīgā nulle. Bet mans utopiskais mērķis bija pārdot gleznu par 250,000, un es to vairāk redzēju tā kā, ka es apgleznoju tādu lielu sienu, nezinu, kaut kur kādā lielā mājā vai bazilikā, templī, kaut kur, ja. Es pilnīgi tā kā ieraudzēju un noformulēju, ka tas būs kādam, nezinu, miljonāram, miljardieram, nav svarīgi kādam cilvēkam, kurš man ieraudzīs uzgleznoju. Un es saprotu, ka es zažu gurķis, un tā ir galīgā utopija. Un es to mērķi palaižu. Tagad ir pagājuši, sanāk, 5. gads iet, kopš es gleznoju, ļoti daudz jau individuālos darbus, un lielākā glezna man ir 2,40 m x 1,40 m, tāda liela. Un šobrīd tā viena glezna, kas ir arī ļoti liela, kur es uzzīmēju savu kā pavadoni, lai satiktu Matīs, un, tas arī tur tā notika. Tā glezna ceļos pie manas tās skolotājs, pie kā es mācījos, tā kā to glezniecību, pie viņas uz viņas dziedinošo viesnīcu. Tātad, sanāk, tinot filmu 5 gadus apakaļ, tā kā utopija sāk realizēties, un es tajā brīdī saprotu, tagad tā glezna ceļos jau tur, un cik tu man vairs tālu palicis līdz 250,000 gleznāju? Tajā brīdī. Jau tuvu tam? Jā, un lēnām jau, daži metri pietrūks, bet, principā jau tuvoju. Varbūt kāds atnācis tur. Jā, un es jau publiski man saku, bet Inesē ļoti spēcīgas gleznas sev atzīt, esmu kā oficiāli kā dziedinoša, kā māksliniece. Un es tā domāju, jēziņ, pirms 4 gadiem, kad es ievēlējos to utopiju, es pat iedomāties nevarēju, ka pēc 4 gadiem būs šitā. Un tas ir tas process, kuram mums jānotiec, ka mēs vispār spējam kaut ko tādu darīt, ka mēs spējam tā kā aiziet tik tālu. Man tādā ziņā ir tā kā fenomenāla noturība uz to. Es, ja piemēram ieņem galvā, tas nav par mērķi, tas ir vairāk par procesu, kuru es gribu sevi izkopt. Jā. Un tāpēc es pats vēroju, kā strādāt utopiskais mērķis, viņš strādā tāpēc, ka mēs par viņu aizmirstam. Viņš liekas tāds, es uz viņu nekoncentrējos. Runājot par to, par dzīves jēgu, es to arī bieži domāju, un man liekas, ka tā ir tā attīstība, kad lai mēs tā kā pilnveidotos, garīgi, kļūt labāki, kaut kādā, vai ne? Tas tā. Un par šiem tiem, es kādreiz ar draudzenēm esmu runājusi un prasījusi, vai tu, piemēram, esi kādreiz vizualizējis jaunībā, nezinu, kādu vīru tu gribētu? Tu biji tas? Vīru? Jā. Nē. Es zināju, bet mēs tikai salīdzinoši nesen par šo te sākām tā domāt. Jā, man bija svarīgi, ko es vēl nepazinu, ko es domāju, es gribēju. Man tēvs mīl iedzert un arī drausmīgi smēķēja. Man bija svarīgi, lai nedzer,
nesmeķē, lai ir gudrs, ar labu humoru izjūtu. Tas bija tas galvenais. Nu, kad zinu, kā padomu laikos, nu, cik tu tur 15 gados vai cikos, cik tu tur kaut ko tādu domāji, ja? Cik tu redzējies vispār? Nē, nu, tu zini, kā baigi jau pa kaut kādām tur tādām, kā mūsdienās tagad kaut kādas tur prasības tādas, ja? Bet, nu, tas Instagram nebija toreiz. Un klausies, un es tagad draudzenei prasu. Es saku, tev bija, viņa saka, jā. Es zināju, ka man, lai ir labs ģimenes tēvs, lai viņš ir atbildīgs, lai viņš spēj mūs nodrošināt, lai mēs esam nodrošināti. Nu, viņai tāds bija. Un, zin kā, nu, jā, viņai vīrs bija čutņa miljonārs. Tur, nu, viņš bija superīgs cilvēks, diemžēl viņš nav vairs šeit. Bet jā, ka tas, un vēl ar vienu, un tā, kā saka, es gribēju, lai mums ir ļoti liela, skaista mīlestība. Un viņai arī tas vīrs ļoti ātri nomierā. Nu, ne ļoti ātri, bet, kaut kāda... Mīlestība bija skaista? Jā. Viņa teica, nu, tu... Ja tā nepielika klāt, ka viņa gribēja ilgi tā mīlestība. Jā. Jā. Tev bija tāds pieticīgs mēls. Skaist var būt, jo mums tik gari. Nē, viņi arī kā 30 gadu viņi nodzīvoja kopā apmēram, jā. Bet arī, nu, kad redzēja, un viņi saka, mums tiešām bija tā mīlestība, nu, jā. Un kā, nu, zini, kā es saku, nu, tad jaunībā jau, ko tu domā, tu jau kaut kāds tāds, nu, kas nu kuram ir svarīgi un cik dziļi un ko tu, ja, bet kā tas... Man liekas, ka šitais, nu, es arī diezgan daudz esmu, nu, tā kā vizualizējis, licis tur mērķu kartes un visas iespējamās dažādākās metodas ar to visu darīt. Un tā atklāsme, līdz kā es šobrīd nonāku, ka tajā brīdī, kad mēs viņus liekam, mēs viņus arī liekam no jau ierobežotas informācijas apjoma, ko mēs esam uzkrājuši mūsu apziņā. Ka mēs arī tad jau liekam kaut kādās, nu, programmās, izejot no tā, kāda bija bērnība. Jā, arī, ka tu arī vajag pateici, tu izvēlējies kaut ko, kas ir pretējs tavam tēvam. Nē, nu, pilnīgi nē. Nu, viņš manī tēvam labi humoris, jau gudrs tas ir. Jā, tu zini, bet tu izejot no tās pieredzes, ko tu biji gudrs. Nu, tieši tā, jā. Un tas arī baigi labi tu pār, tas arī baigi strādāt. Jo šis man dod atkal to visu to sarunu atgriež pie tā, kas ir cilvēks, jā, un ko arī Inese minēja. Kad mēs sākam iet maksimāli brīvi, iedomāties to, kas pat nav iedomājams un nav loģisks. Un ka mēs sākam tam reāli noticēt un sākam rīkoties ar to. Bet zini kā? Es tagad nesen klausījos un patiesībā atkal, cik viegli tas viss nāk, vai tas nāk tā vēlēšanās, ja? Neapzināti. Vai viņa nāk tā, ka tu sēdi ar prātu, caur prātu prismu, ja? Vai ne? Jā. Jo te arī tagad... Nu, es diezgan daudz lasu, nevis lasu, bet klausos visādas psihologas, tieši no Krievijas, jo man ļoti patīk tur, nu, tādi gan zinātnieki, gan... Un te viens stāstīja arī, ka nācis, ka vīrietis, nu, kaut kur gājis, kā tagad tie coachi un treniņi un tā, ka viņš gribēs tur vairāk nopelnīt. Un kad viņš arī sēdēs un tur materializēs un tur domājas, ka viņam vajag 3 reizes lielāku algu. Un viņš pēc kaut kāda laika arī, jā, viņš tiešām dabūtu to 3 reizes lielāku algu. Un viņš pēc tam aizgājis pie cita un vienkārši to atstāstu. Viņš saka, un saproti, to es dabūju, bet tāpat laikā man sāk bojāties veselība ļoti, un es dabūju ārstēties, likt naudu, un tieši tik, cik es dabūju klāt bonusā, es iztērēju. Tā kā, ja tu šādi te caur prāta prismu, tev iedod varbūt to vienu, bet kaut kur citur tev tas tiek atņemts uz kaut kā cita rēķina. Nu, tas arī... Zin kā, vispār tas, ka mēs arī šobrīd ļoti smalki cauri, es redzu, ka lielāko daļu dzīves esmu dzīvojis un kustējies aiz bailēm. Jā, no trūkuma. Nu, bet lielākā daļa jau mēs tā... Lielākā daļa mēs tā esam gājuši no trūkuma un apakšā, te tas stāsts, kāpēc es gribu nopelnīt. Jā. Tāpēc, Vēlēs nav nabadzības, nav... Viena no versijām. Katram tā versija var būt cita. Jā, protams. Jā, bet tas var 2 tie ātrumi, kas viņi ir. Jā. Jā. Un es vienkārši atzīstu, bļāviens, man tik daudz, kur esmu centies, sities ap sienu. Un kāpēc arī gāju tajos sabiedriskos procesos? Aiz bailēm. Man vēl viens interesants jautājums.
Mēs te draudzenēm diskutējam. Pastāv tāda versija, ka mums cilvēkiem nav brīvā griba. Droši vien kādreiz esat dzirdējuši, vai ne? Kurš saka? Vārds uzmārs. Vajag daudzi arī, ja ceļš kaut kādus laiku atpakaļ, tas bija tas pats Ancis Stabiņģis. Ka cilvēkam nav brīvā griba. Jā, un tas pats arī ārsts. Pēters? Jā, Pēters Kļava, ka tas arī sludina. Personīgi. Ka tas arī, bet es tā paskatījos, tas bija kaut kāds, katrā ziņā Ancis tur kaut kāds 8 gadus atpakaļ vai 5 tas. Un man viens draudzens, kuras beigi tic, viņi saka, līdz tādam, ka pat neviena doma nav tavējā. Ka nekas, ka mēs esam pilnīgs programmas, bet nevis tā, ka matrica vai kā, bet, ka tā kā radītājs, ja, un ka mēs esam pilnīgi saprogrammēti līdz pēdējai domiņai, ka neviens vārds, neviena doma, nekas nav tavs. Ka viss tev ir, tā kā ieprogrammēts jau nāk tikai tas. Un kā tu jūties par to? Es šausmīgi slikti par to jūtos. Tu šausmīgi slikti par to jūties? Jā, es reāli, tāpēc, ka man liekas, tad vispār kāda jēga ir, tā kā... es to izprotu bišķiņ savādāk. Jo man liekas, ka tas atkal nozīmē, ka tu vari neatbildēt, ka tev vispār nav tava atbildība, pilnīgi ne par ko. Ka tu negribēji darīt, un man nebija enerģija, man tā viss saprogrammēts. Jebkura, nezinu, man tas liekas, man tas... Pa lielām šaibām es arī domāju, ka ir viss saprogrammēts. Lielos vilcienos, jā. Tās lielais games ir saprogrammēts. Jā. Bet jebkurā gadījumā mums kaut kā trajektorija, tāpēc, ka, piemēram, ja tu... Lielie punkti, es domāju. Ja tu, piemēram, izdomās arī, katru dienu tās izvēles, kuras tu izdari, tev veido attiecīgu rezultātu, vai sekas. Jā. Lūk, un ir tomēr starpība, vai tu izdomās, piemēram, man viss pofīgi, es tu tagad guļu, tur, slinkoju, tev būs cits rezultāts. Ja tu tajā trajektorijā rīkosies ar citām izvēlēm, tev būs cits rezultāts. Līdz ar to tā kā trajektorijas mums ir dažādas, bet tas, kur soltē jānonāk, Galapunktā tik un tā ir ierakstīts. Bet jautājums, kā tu izdzīvosi to ceļu līdz tam galapunktam. Tu viņu var izdzīvot, dzerot šņābi, caur ciešanām, vienalga, tur visādos veidos. Tu tik un tā nonāc tajā galā ar tām pašām atziņām iespējams. Bet tu vari iet pavisam pa citu trajektoriju un izbaudīt pilnīgi savādāk to savu pieredzi. Un man liekas, ka šajā trajektorijā mēs tomēr varam izvēlēties, kā es iešu. Jo tās mācības jau es saņemšu tik un tā. Galā. Tik un tā es viņas saņemšu. Tas ir viens, otrs, ko es esmu pamanījis savu radošumu personīgais. Tāpēc, ka nav nekā augstāka par radošo enerģiju. Pat ne mīlestība tādā izpratnē, tāpēc, ka tad, kad mēs nejūtam radošo draivu, mēs nejūtam arī mīlestību pa česno. Tad tur ir pieķeršanās, saignes, tad tas viss ir zemāk. Lūk, un tas, ko es piedzīvoju caur glaznošanu, ka tad, kad es paceļos augstāk, tur, kur nekā nav un viss rodās, tur tas informatīvais lauks, kas saucās dzīvā dzīve, tā es viņu tā kā priekš sevis uztveru. Un tur jau mana trajektorija ir lielāka nekā, piemēram, tam cilvēkam, kurš dzīvo matricā. Vienkārši, kurš, piemēram, dzīvo parastu sociālo dzīvi, viņam ir cita trajektorija. Man savukārt, tur, kur es saprotu, kas ir radošā enerģija, man ir cita trajektorija. Un tas tomēr ir bišķiņ pa līmeņiem. Mēs nevaram visi ielikt vienā katlā, tev nav vispār brīvās gribas. Tas, kurš dzīvo vienkārši sociālo dzīvi, iet uz darbu, nāk mājās, bērni iet uz skolu, pulciņos es novecoju, ādu zeķes mazbērniem, pieskatu mazbērnus un nomirstu. Man nav brīvās gribas. 100% nav. Tas, man liekas, arī tas ticības jautājums, kam es ticu, tas arī ir. Tas savā ziņā, vai ne? Es ticu, ka man nav brīvā griba, tad viņi tev principā arī nav. Arī, bet vienkārši pa līmeņiem. Es protu, ir cilvēks, kurš nemaz viņš varbūt dzīves laikā nekad nav pajautājis, kas es esmu. Nē, tur nav, tur ir cits līmenis. Tie cilvēki, kas, piemēram, kuriem es runāju, jā, viņas ir, tur tiešām... jā, bet vienkārši es par to vispār diapazonu kā tādu, es saprotu, jā, visi tie, kuri vairāk pieskarās saiknei ar radītāju kā tādu.
saiknē radītāju es varu pieskarties caur radošumu tikai vienīgi. Nav cita veida, lai vai kā cilvēks teiktu, es ticu, tur nav tie, kas to ceļu iet, viņi saprot to īstenībā. Nu, tā kā es pat tad, kad sāku radīt, es sapratu, ka es nemaz nezinu, kas ir mīlestība, kamēr es nejūtu enerģiju augstāk. Tā mīlestība, jā, es viņu saucu, tur es viņu saucu par mīlestību, bet viņa ir cita. Tāpēc, ka mīlestība augstāk viņa vienkārši ir, tur vispār nav nekāds nepiesaist, nu nav nekā, to, ko mēs spēlējam starp cilvēkiem. Tur ir savādāks līmenis. Tur augstāk, man ir lielāks diapazons paļauties uz radītāju. Es nezinu, kā to normāliem vārdu. Nu, tas ir, cilvēks, kurš tik daudz, pieņemsim, un tas ir galīgi mazumiņš, es uz tikai pieskārsies, bet cilvēkam ir iespēja, jo vairāk viņš tā radošuma pieskarās tam, jo viņam ir lielāka trajektorija attiecībā uz brīvo gribu. Bet, tik un tā pa lielam viss ir izlemts, bet vienkārši trajektorija mainās. Tas tā kā es to jūtu. Es mazliet, refleksiju par to, jo šeit ir tās lamatas. Un tajā brīdī, kad pasaka, viss ir paredzēts, tev nav brīvās gribas, programma, ko mēs visi esam apguvuši. Mazvērtības, komplekss, nepilnvērtības, tu neesi pietiekams, tu neesi nekas, tu neko nevari. Ja, šī iemācītā bezspēka. Tas ir psiholoģija termins. Ja? Un tev pasaka to, un tā programma pasaka, tad tu pareizi saki, tad es varu neko nedarīt. Tad es varu izdarīt, tā kā Ines pareizi saka, es varu izdarīt šitādu izvēli, es varu izdarīt šitādu izvēli. Bet ir būtiska atšķirība, vai es izvēlēšos apēst tagad kūciņu, vai es apēdīšu melonas gabaliņu. Tā kā cilvēkam ir iespēja izlausties no programmām, ne 100% mums tā ir iespēja, tāpēc mēs dzīvām matricā. Tās ir citas tās programmas, bet viņas tā kā uztver, ka tas ir tā kā radītāja dots jau, ka radītājs kontrolē tik ļoti. Jā, tur nekontrolē. Tur nekontrolē tādā izpratnē, kā mēs cilvēks, jo šeit ir tas stāsts, ka nekad mazāka apziņa nespējas paskaidrot lielāku apziņu. Skudra nevar paskaidrot cilvēku. Nevar. Viņai nav, viņas apziņas līmenī nav. Nevienam cilvēkam. Tagad arī mēs vispār ieraudzīt, to gājumēs sākt prātā momentā. Jo es vienkārši atklāt šeit prātā. Nav aptverams, nebūtu tas skaidrs. Jo šeit vienkārši prātā. Mēs jau varam tikai, diskutēt, kā būtu, ja būtu vai kā ir. Tas ir tikai tāds mūsu. Vienkārši man liekas, mums šeit ir tā iespēja uz visu banku mēģināt uzspēlēt šo spēli. Tā, es tā sajautu. Nav jau ko zaudēt, es pareizi arī šo saku. Tas mērķis ir tik liels, ka viņam garām aizšaut nevar. Un te ir tas stāsts, ka mēs esam ļoti individuālas dvēseles iemiesojumi, kas nāk jau šeit ar kaut kādu konkrētu programmu. Nāk ar programmu, un te es piekritīšu. Tur es arī, tāpēc ir skatāt savus rakstus, vai ne, un īpašības, lai tu es nevaru izvairīties no tā. Es mēģināšu vēlreiz un vēlreiz. Šitam nesanāca, uztaisīju šito grupu, tur nesanāca, uztaisīju šito partiju, tur nesanāca, izmēģināju šito, tur nesanāca. Ok, pofik. Bet tas tev tikai liekas, ka nesanāca. Paskaties, cilvēki. Un šis ir mans mērķis. Varbūt tev partija tieši tāpatās bija. Sanāca kaut kā 2 cilvēki. Bet es turpināšu iet uz priekšu. Es turpināšu iet uz priekšu un turpināšu kustēt. Ja? Un to dvēseles ceļu, to dvēseles programmu mēs tā kā nevaram. Bet ko Ines baigi būtiskais pateica, un šis ir tas augstāk. Ja? Ka tas mazais procents, kurā pieskarties, viņš ir virs cilvēciskā. Tā kā man gribas atpast tik tālu, ka es saprotu, ka es jau varu šeit neveidot robežas. Jo mēs neviens nezinām, vai tā ir robeža vai nav. Pa lielam, mēs taču nezinām. Un tad man liekas, kurš ir teicis, ka, piemēram, šeit, es nezinu, visi zemes pleķi ir iezīmēti kartē. Vai vēl, es tādā veidā, kurš ir teicis, ka es nevaru ieraudzīt rūķus un elfus? Kurš ir teicis?
Saprot, un tad, kad mēs tā kā atbrīvojam tos prāta režģus, kas mūsos ir. To, ko mēs nezinām, kas mums nav Jūs skatāties, kā bērni to dara. Viņi taču visam tic, viņi lasa pasaku, viņam tas ir reāli. Viņš iziet pļavā un viņš saka, es rūķi redzēju no sērijas, ja? Kurš teica, ka viņš neredzēja? Mēs vienkārši neticam, ka viņš redzēja. Jā, jums. Tikai tāpēc, ka mēs gribam kontrolēt jā, tāpēc, ka mums jau ir tas režģis jau virs. Mums ir ērtāk viņus ielikt rāmītī, mazā bilžu rāmītī. Tu nevienam nestāst, ko tu redzēji. Tu padomās, ko tu esi galīgi jocīgi. Es proti vienkārši, kurš ir teicis, jo es, piemēram, gleznoju, kāpēc es tik brīvi to saku? Es uzgleznoju, pār pa 30 individuālām gleznām. Man tā viena gleznos cilvēku iet apmēram no mēnesi līdz 2. Plus mīnus, tur atkarīgs no enerģijas un tā. Un es abrīnoju, kā var būt tik dažādi cilvēki enerģijā. Tā pilnīgi jūt. Jo es tā kā to iekšpasauli, kādi simboli un kas tur nāk ārā, es vienkārši varu tikai brīnīties, ka mēs esam dažādi. Pieslēgums tev ir. Jā, un nākamais process, kas man ļoti interesē, ka tad, kad es uzgleznoju to, un man, pirmais man bija baigais satraukumi, jo es vienkārši ļāvu, lai tie simboli, viss, kas tur nāk, lai gleznojās, un es cilvēkiem tā arī teicu, tu gribi gleznu, es nezinu, kas tur būs. Es saku, cik interesanti, es gribu, es nezinu, tur sākumā bija, jo es kritu avantūrā. Tagad jau man ir dziļu interesi to visu skatos, jo kā cilvēks saņem gleznu. Viņš ierauga viņu, un tad, pārsvarā tā no 5 līdz 10 minūtēm, kā viņš nevar runāt, viņam iedarbojas dvēselē, un viņš raud, un tur ir notiek kontakts. Tātad, es iedarbinu, tāpēc, ka es, piemēram, es atļaujos to lasīt, man ir dota tā dāvana, un tad es vēroju, cilvēks jau par to nezin, bet zin. Tāpēc, kad dvēselē taču reaģē. Jo es taču nevaru uzgleznot neko ārpus tā cilvēku, un es nevaru izdarīt tā, lai viņš sāk raudāt, vai lai viņam būtu, es taču nevaru to radīt. Jā. Tas nav iespējams. Ar prātu tu to nevari. Jā, un tajā brīdī es skatos, es domāju, bots, mēs taču nezinām, mums nav robežu. Mēs nezinām. Un tas manī ir iedarbinājis tādu milzīgu impulsu, tā kā pats, tad varbūt vispār nav robežu, mums vienkārši pateikts, ka viņas ir. Un man gribas uz to trajektoriju tiekties, kaut arī viss varbūt ir paredzēts, bet tur ir interesantāk. Un ja no tā paskatās, tad arī šis ir paredzēts. Jā, jo varbūt šis ir paredzēts, ka es tagad jums to atklāju, piemēram. Jo tāpēc mēs arī kustamies, mēs virzamies. Ja mūsu satikšanās ir neloģiska un mistiska, pārsātināta. Mūsu satikšanās arī nejauši. Visticamākais, ka jūs skatīsieties savā dzīvē. Ko jūs mistiski esat piedzīvojuši pastāstīt? Gan jau ir kaut kas, ne? Tad ir brīnumi kaut kādi. Man negrāk bija sapņi. Bet sen vairs nav. Man bija, ka es nosapņoju 1 pret 1. Bieži nē. Un pirmais bija tas, ka es nosapņoju, ka es angļu valodas eksāmenā izvilkšu 4. biļeti. Un, kad es redzēju skolu, visiem stāst, vispār man smējā, tā jau tu izvilksi. Un es izvilku viņu. Tad bija tādiem sapņiem, ko es atceros, ka man sapnī kaut kādu radu pulciņš tur un pienāk, un man saka, vecmāmiņa nomirusi. Un es tā vecmāmiņa, kura? Man tā kā mammas mamma un tēta mamma. Un man saka, mammas mamma. Es saku, un tāda pienāk cits, nē, tēta mamma, nevis mammas mamma. Un tā kā savā starpā tur strīdās. Un es beigās nesaprotu, un tad kura īsti ir nomirusi, jā. Un saprot, es neatceros, vai mēnesis vai 2 pagāja, viņas abas vienais, otrs ar nedēļas starpību nomiru. Un tad vēl bija tur tāda viena interesanta lieta. Krustēls bija, viņš mammai brālis. Tāds turīgs materiālists, un viņam tur entās mašīnas, tur visādas, tur smalkas tādas, ja. Un es nosapņoju, mums tāds vecs Audi sagrabējis, tur 100. Audi. Un es nosapņoju, mums bērni maziņi, un es nosapņoju, kad Krustēls saka, man vajag jūsu mašīnu, nedodiet man mašīnu. Mēs tā kā viņam iedodam, un pēc tam bērni jāved pie ārsta, un man nav, viņš paņemiet taksi. Un es stāstu kaut kāds absolūti, kur ir tik debils sapnis. Tu saproti, pagāja kaut kāds laiks, es jau pat par to sapni biju aizbraucis, mamma atgādināja, es klausies. Precīzi tā notika. Viņam bija saplīsušas tās mašīnas, kas viņam tur bija. Precīzi.
Saprot? Un, vat, redzi, tā mēs tik varbūt caur sapņiem, piemēram, man Man nav vairs caur tas nav, man tas sapņiem. ir izbeidzies, man vairs tas nav. Jo man, piemēram, nav, nu, tā kā ir sapņiem, un katram ir kaut kas viņam ir. Un man zin kā, man arī tas radošums, es teiktu, ka man viņš Rīgā bija izteiktāks nekā te. Te man kaut kā... Kāds saprot, kas ir radošums? Es ar tām kleitām, man toreiz man nāca, man tur bija tāds, nu, pilnīgi tur tā enerģija, un, nu, Dievs, es tur varēju... Nu, tas radīšanas prieks, tu saki, sēdēt tenīs automos, un tu nesaproti, ko ķert, ko grābt, tur redz, tur tas, un kaut ko tur skicē, zīmēt, es nemācēju vispār, bet, nu, arī tā bilde, ka tu redzi. Un tāds. Nē, nu, labi, tagad es tur pie tās mājas saku, mēs paši pat, es zīmēju visu, sākot no plānojumu, visu. Diezgan ātri vispār tas viss realizējās kleitā, ja, bet tas vairāk tāds, man liekas. Labi, klietis var ir materiāls. Viss ir materiāls, nu, redzot radošanā. Nu. Kāds varbūt vairākas reizes sarunā tā kā minēja, nu, materiālis. Nē, pareizi, nu, radošums jau ir, nu, tad viņš jau materiālā izpausmē. Šis ir vēl viens no tās, nu, tām iezīmēm, kas mums ir, ko mēs dzīvojam tajā, nu, dualismā, kurā mēs esam ielikti. Ja? Nu, nav jau pretpoli. Un tas viens no lielākajiem. Garīgais ir tā kā grāmatas rakstīšana, ja. Lai gan man ļoti patīk rakstīt, es ik pa laikam Facebookā, jā, nu, tas man šeit varbūt vairāk ir kā Rīgā, ja. Ka man tā kā ik pa laikam man nāk, tā kā arī pavarās vaļā, ka man gribās rakstīt, nu nāk pilnīgi tāds, un es rakstu. Nu, kaut kādus aprakstu, kaut kādu, vai ceļojumu, vai kaut kādu dienu pēkšņi, ja, ka man tā liekas. Jā, tas ir tā atšķirība, jā, kas... Jā. Materiālais, nu, ka tu reāli saptaustām. Nu. Jā, grāmata arī var būt reāls. Nu, arī, jā, nu, bet tas tāds vairāk pārvērst saptaustāmā materiālu, nu, ir, jā. Par kuru nopirkt mašīnu. Nu, tas tāds ir nekā. Man liekas, šis arī, nu, tas ir tas, kur es biju iekritis. Arī šajā, protams, sadalīto duālo pasauli materiālā, un tas ir garīgais. Un ir neapmierinātība ar materiālo pasauli, metās garīgajā pasaulē. Ir neapmierinātība ar garīgajā. Es to redzu absolūti kopā vispār. Tā kā nav garīgais un materiālais, tas ir vienkārši ideja un materiāls. Tas ir arī mūsu iemācītājs, jā, no kaut kādiem laikiem, ja, ka domāt, tur pa naudu nav smuki. Bet tā kā, zin kā, tas viss, manā vismaz ceļā, tas šobrīd tā atziņa, ka cilvēki, kas iemetās tajās garīgajās tēmās, viņi patiesībā ir diezgan iet savu tādu traumatisko pieredzi. Jā. Tas cilvēks, kas ir, nu, tā kā Ines saka, ka viņš dzīvs un kā bērns, ja mēs bērnam nesačakarētu, to ienākšanu šeit ar savām visa veida programmām, ja, un to, kā tam jābūt un kā tie izdzīvo, nu, iespējams izaugt pavisam kaut kas cits. Jā, nu, un tās ir arī tās mūsu bailes. Bailes no kurienes? Nu, jā. Bailes no kurienes, ko mēs paši esam pieredzējuši, pat ne paši, visticamākais, ko ir pieredzējuši mūsu senči. Arī. Jā, un iespējams vēl kaut ko ir pieredzējuši kāda cita, kā mēs teicām, reinkarnācija, jo šito vārdu arī teica, pavisam cita reinkarnācija šai dzīvē. Tas viss tāds tēmas, ko vajag runāt un runāt. Vienmēr jau patīk arī tam neredzamajam pieskarties visiem, jo tas īstenībā patīk. Uzliec pats. Ja? Man ir labi, ļoti sātīgi, labi kūciņi, gaši. Jā, solīt vienkārši fantastiski kūciņi. Tomātu zupa bija fantastiska. Zin kā, mums jāpasvēr. Šitas ir, zin kā, gardo sarunu alķīmija, jā, ēdieni bija fantastiski. Tomātu zupa ļoti garšīga. Un arī draugi un nedraugi arī tie bija garšīgi. Bija sātīgie draugi. Sātīgie draugi bija un kūciņa arī. Teica, ka, zin kā, ka tādā skābākas patīk, bet man arī saldumam bija forši līdzsvars viss kārtībā. Nepatīk pārāk salds. Jā. Paldies, kā braucam? Jā, baigies prieks. Bija garšīgi? Bija garšīgi. Jums pašiem arī garšo? Mums arī garšoja, jā. Citādi jau netiktu pie tādām Nē, es teiktu normāli. Es teiktu tā, šajās mājās bija sirsnīgi, piesmīlīgi, laiks paskrēja tā, ka mēs nemanam, jo mēs saprotam, ka mēs viens otru nepazīstam, bet tad, kad ir tas sirds sajūtas, tad vienkārši viss notiek.
Un tā ir tā vērtīgākā sajūta priekš manis, kad cilvēki viens otru nepazīst, bet ir sajūta, it kā mēs jau sen būtu tikušies. Kā 100 gadus būtu pazīstami, vai ne? Jā. Un tā ir tā vērtīgā sajūta, kur mēs satikām šodien. Jā, mēs tieši tāpat. Esam priecīgi, ka jūs atbraucāt, tālu ceļu veicāt. Paldies, ka jūs uzaicinājāt. Mēs zinām tagad, ka ir viena burvīga lauku sāta, kur ir atvērta īstenībā cilvēkiem. Tas arī ir būtiski. Jo kādam var būt impulss, nekautrējieties, uzrunājiet Sovitu un Kārli. Es patiesībā... Vēl turpinās? Mēs zinām, mēs kā arī. Ļoti skaistā vietā dzīvojam. Ciematiņš Kārķi ir ļoti īpaša vieta un skaisti sakopta ar īpašu enerģiju un cilvēkiem. Ka mēs esam arī laimīgi, ka esam šeit nonākuši. Nu, kaut ko teikt? Saki tu. Saki es. Es, zinām, mūsu Solvita saveda kopā daudz gadu iepriekš, un baigais prieks, ka tas arī, cilvēkiem uz priekšu. Mēs kaut kad darām kaut kādas lietas un nezinām, pie kāds novedīs. Un tas noved pie tādām plašām tikšanās atkal gadus vēlāk, satiekoties, saprotot teoriju, ka ir arī savējie, un ka tagad viss forši kustās. Un paldies jums par šo vietu. Te ir skaisti. Un te arī var braukt uz kazu terapiju. Reāli kruču tēlu. Kazu terapiju. Reāli jautri. Jā, kazas rullē, jā. Reāli jautras kazas. Jautras kazas, jautras vēl. Jā. Jautras zemnieki, jautras kazas. Mazs kaķis. Suņu terapija, kaķu terapija, kazu terapija. Un visu tur var Lauku paspaidīt. Un visu to arī var dabūt, jā. Lauku terapiju. Jā. Lauku Mums tagad dzīves būs šitais, te ainiņas. droši vien šogad uzbūvēs tur ciemā tā kā kokos. Jā, staigāšanas tas trase, ļoti jā, skaisti jā. taka vispār. Tur ir parastā Dabas taks taka. pašreiz, bet būs pa Izzināms. kokiem būs vēl. Neredz kā. Nu, re? Kaut kā tā? Jā. Jā. Paldies, Jā. tā.